Sisto 123. Sisto 123. Izmanto tālīgs bočus. Kuģis tikai varbūt. Jā, vispār šodien pie mums atbrauc ar riteni Uģis Joksts. Pirmais viesis, kas atbrauc ar riteni, man liekas, šeit. Jā, izmanto mani. Sisto 123. Es sāku jokoju, laukā. Es vienkārši minūtes 5 gaidīju tāks, un vienkārši līst tā kā augsts vējš. Es piedāvāju tev tāks izsākt tos, es mīšos tāds. Jā, okay. Es skriešu kājām, un kāpēc ne? Jā, ārā silts ir forši. Jā, man patīk. Silts ir, jā. Nenormāli patīk tropu naktis arī. Nu, tas tāds seks bišķīt. Zin kā, tev Latvijā pa dienu ir kaut kādā vasarā plus 25 un vakarā 10 tikai. Besī kaut kā man patīk, kad ir 25, kad ir forši. Tad dzīves. Nevar izgulēties vienīgi. Es vienmēr kaut ko svīstu, viens sānu uz otru. Forši. Man šitā vasarā vispār patika, ka bija daudz tropu nakts, man patika. Nu tā, ka jā. Nē, ja silts laukām patīk, ka līst. Manam iebildumiem sāk līst un salīst. Bet šitādā laikā tas... Pēc Liepiņā ārā ir 15 grādi, man liekas. Nav arī tik augsts, nav arī tik traki. Nu, es biju šī apaugstējos. Zin kā cilvēks saka, ja cilvēks saka interesēties par laika prognozi, viņš paliek vecs. Jāsās, vai man kauls sāpēs vai ne? jā. Kur locītavs sāk smelkt vai stindzis piemesties. Vispār, ja godīgi sakot, man ir tikai dzīvē bijusi viena trauma, un kreisā kāja salauzta apakšā, un es jūtu. Es jūtu, ka laiks mainīsies, goda vārds. Jā, es varu mierīgi pateikt, rīt nelīs. Nu labi, tā gluži nē, bet jāpareiz laika ziņā, varbūt. Bet es domāju, ka daudziem tā ir. Vienkārši vajag tikai bišķi piedomāt. Jā, viņam sāk, būs otrā labvēlīgā vai pirmā nelabvēlīgā. Tas, man liekas, nozīmē, vai tev sāpēs kaulu vai nē. Man beisīgi saka, ka būs, piemēram, nekur citur, man liekas, ka izņemot Latviju, nekur nesaka pirmā laika prognoze. Pirmkārt, jau ir jāsaka pirmā medicīniskā laika prognoze. Cilvēks domā, kas ir pirmā prognoze? What the fuck? Kas tas ir? Jā, es aizvienās sapratu. Tā ir medicīniskā laika prognoze, kas liecina par kaut kādām spiedienu izmaiņām, un cilvēkam ir jāsaprot. Bet, es zinu, kā tur jau ir galvā, man liekas, stāsts ir. Sāpēs tā kāja vai nesāpēs no sērijas, vai tā locītava staigās vai nestaigās. Nu, tā kaut kā. Man ir tā kā opijas noskaties, rītā man sāpēs kaulu. Rīt nekur neej. Kožam rīt nekur neej. Jā, plāk mājās. Cik viņas tur bija, kaut kāds 4? 4. ir pati bēdīgākā. 4. nav dzirdēta tā bieži. Tas, laikam, kad ir kaut kāds magnētiskās elektriskā vētra, jā. Tad, ja tev pietiekot bingo vietu, tev vajag plānot, teiksim, taisim tajā dienā, kad vismazāk mūsu veciem cilvēkiem kaulu sāpēs. Okay. Čaļi jau paklau, pilnīgi debils jautājums, čaļņika jautājums. Kāpēc cista 123? Šo es nevaru ieplākt reāli. Tas bija... Bet zin kā, es dēļ tā nosaukuma vienu noklausījos visu, lai saprastu, kāpēc. Es brīžiem aizmirsos to, ko jūs vispār runājat. Kāpēc cista 123 vai 123? Atmiņā paliekoši, man liekas, jā, tik stulbs to paliek. Jo citiem liekas, tā ir čista, bet ne tā ir cista kā. Jā. Čista, sapratu. Nē, cista tieši. Cista, man liekas, cista. Plus mēs ieliekam speciāli tā kā stulbāko nosaukumu. Mums ir bilde vienkārši, ka tu ielaici Spotify'ā, tev izmet kaut kādu automātisko bildi, un tad uzlaic īsto podcastu bildi. Mēs atstājam to automātisko bildi, lai, man tā ideja bija, jo, kad tu iesi Spotify'ā, tev ir daudz, teiksim, ka tagad Svetbankas podcastu vai kaut kādu nopietni podcastu. Man gribējās to, lai kāds tiešām iegulda naudu un laiku un uztais podcastu. Viņi kaut kādas 2 pozīcijas zem cista, 1, 2, 3, kad 2 fujaki sēž mikrofonu kustina. Viņi tādi, lai viņi paliek bēdīgi vienkārši. Kāpēc šis sūds ir daudz klausītājs? Lai viņiem sabojā dienu, tā bija visu ideja. Jā. Viņam arī kādreiz piedāvāts vadīt kaut kādu Svetbanku podcastu vai kaut kādus tādus. Nē, es kaut kā neesmu bijis tajā. Es laikam vienreiz kaut ko esmu darījis, jo... Man ir tā baigā sajūta, ka vajag to kameras klāt būt, jo tas ir tāds dzīves, tāds baigā rutīna. Un līdz ar to man kaut kādā šādā formātā man ir mazliet dīvaini. Jā, ir forši, bet dīvaini ir sava. Nu, es nezinu, kā to nosaukt. Bet nē, es kaut kā, lai gan jautājums smāk, laikam uzdot īstos un tā sarunāties. Man patīk sarunāties ar cilvēkiem, un es tā kaut kā vienmēr, jo, ziniet, ka tam podkastam ir baigā jēga tajā. Es tagad pieķēros pie jēgas, lai gan patiesībā nevajag meklēt nekur jēgu, bet tajā stāstā tas, ka cilvēki mums vispār mūsu valstī ļoti slikti sarunājas kā tādi. Nu,
Mēs nevaram uzminēt, ko otrs grib, nepajautājot vai vēl kaut kā. Es savās lekcijās parasti arī saku, vaicājiet. Vienkārši vaicājiet, savādāk jūs neuzzināsiet. Jums ir vienalga kāda ideja vai vēl kaut kas, vaicājiet, runājiet un vēl visādi citādi. Un manā skatījumā jūs tas darbiņš un jūs tās sarunas cilvēks vienkārši veicina uz kaut kādām sarunām. Ok, viņas varbūt neproduktīvas, tur kaut kāda tukšdiršana vai vēl kaut kā dažreiz, bet tas tāpat veicina kaut kādu elektrības apmaiņu, un tas ir ļoti svarīgi. Tas ir latvieši tādi godīgi, ko pasaka un jautā. Kā viņi jūtas. Ko amerikāņi teiks, tādu, es nepateikšu, kā es īstenībā jūtos. Man liekas, ka ir ziemeļnieki tādu, tu man nepatīc. Tas ok, labi. Jā, bet viņi to runā ļoti maz. Ir maz, ka viņi satiekās un to pasaka. Amerikāņi visu laiku runā, kādā rindā viņi sāks ar tevi. Jā, tieši stāv. Kaut small talk. Aiz kāds veiklā, taisīs banānu kūku tāds. Kas man jautā? Skaties uz savu ēdienu, man neskaties, ko tu izvērtils esi. Nē, es tev piekrītu arī, ka tur kaut kā mēs, tur kaut kāds sakal cits jau otrs grāvis, bet mēs vienkārši, es šajā gadījumā tīri domāju sarunu kā, teiksim, izziņas procesu. Es par to, tu taisīsi banātu kūku, bļafakai. Bet ir tādu kā izziņas procesa sarunas, ja mēs nesarunājamies. Es esmu nenormāli daudz saskāries ar to, ka kāds ir izdomājis manā vietā kaut kādas lietas, ko es esmu teicis, darījis vai vēl kaut ko nevis paprasījis. Un tas ir no tā, ka es saku, bet tu paprasi man. Izrunājam to lietu. Tad dzīve būs daudziem labāka un visā un citādi. Kādam likās, ka tu kaut ko jūties kaut kādā veidā, vai tu izlasīji kaut kādā ziņā, es tā neteicu, vai kāds, kolēģis apvainojās, viņam likās, ka dīvaini pastījies, vai kā? Arī tā ir, jā. Bet es tā parasti, es parasti saku, palaist kosmosā. Fuck, davai izrunājam. Kaut kā tās lietas. Jā, latviešiem ir tā lieta, man liekas, daudz uzbūvē galvā kaut kādu bildi, baigo un tā kā... Tas laikam visiem. Narratīvu kaut kādu uzstājas. Tas laikam visiem ir. Es nezinu, uzmanības trūkums varētu būt, jā. Es cik laikam esmu, man liekas, biežāk no meitenēm, ka viņas teiks, mums gājumi, tad kolēģi gāja, viņas man tā paskatījās, tā kaut ko es te meklēju. Es esmu vienkārši pastījās, kāds zini, jūs man paskatījās, domāju, ko tu pie mums nāci, citu, bet viņi to teica, ne, viņi tā paskatījās. Mašīna aizdomājas, ko tu nezini. Viņi tagad ienīs to kolēģi tās, bet tu nezini, mašīna vienkārši draudzīgi vai kautrīgi. Meitenēm vispār ir traki, viņām liekas, ka es esmu absolūti tas, kas saka, ka sievietē čūska ir. Tādā ziņā vismaz kaut reiz dzīvē. Bet sievietes arī to pašu nenoliedz, ka tā arī ir. Mums ceļiem kaut kā vienkāršāk ir. Mēs varam iedot pa muti viens otram un pēc tam... Jā, un tas varbūt pat palīdz, pareizi liepiņi. Bet zaķiem ir kaut kā, ka viņi tur kaut kādas intrigas vērp ik pa brīdim, nesaprot, kāpēc. Bet, protams, man dzīvē vispār ir veicies ar apkārtējiem cilvēkiem, Jā, kaut kā tā, kad es neesmu tur kaut kāds. Nē, es dabūju duņšus mugurā daudz. Nē, baigi, jā, un ir tad pamatotus. Es parasti saku, jums ir kaut ko teikt, tad sakiet un konstruktīvi sakiet, un es to pieņemu parasti. Jo, zin kā, es esmu palaidis arī kosmosā to stāstu, ka, ja tev riebjās tas, ko es redzu vai dzirdu, televizorā, piemēram, tad sakiet, es pieņemu to. Jo tad, zin kā, pats jau baigi nejūtu to sūdu, ko tu tur dari tur, kaut kādos brīžos. Saņem daudz kāds negatīvu vēstuli. Zin, nē. Nepatiko tu vipā, tur to čalu, tā kā... Nē, man zin kā, ir kaut kādi šitie, kas urbina tos jautājumus tur baigi, tur, ja mēs pa vipiņu runājam. Un zin kā, es tikko 14 gadu, es domāju, nopietni joks, 14 gadi. Jā, man taču miers ir, kaut kā tā. Bet... Divas lāžas bijušas ir. Fuck, divas. Varbūt divas, jā. Cik lielas? Nekādas, kas neko neizšķīra, kas bija kaut kāds filtrs, kaut kur neizgāja cauri, visādi citādi, jo, bet visādi, jā. Atnāk tev kaut kāda ziņa, joks, tu esi sūds, jo tu nezināji to un to un to. Un tu saproti to, ka, pagaid, stop. Mierinamies, tagad es esmu pretī, absolūti normālu ziņu par to, ka nē, jautājums ir bijis korekts un viss ir kārtībā. Vai es esmu dabūjis atpakaļ to, ka, paklau, es esmu sūds, jo es tev uzbraucu? Nē, tas tā arī paliek. Jā, mēs arī kaut kā, zin kā, baigi uzbraucam virsū, bet pēc tam nesagremojam to atpakaļ, ja mēs esam kļūdījušies. Mums vispār ir kaut kā ļoti klibo lieta par to, ka mēs neatzīstam savu kaut kādu nezināšanu, nevarēšanu.
Kā mēs taču nevaram zināt visu un nevaram izdarīt visu. Dažreiz vienkārši jāpasaka, bet mēs kautrējamies no tā. Dažreiz baigi daudz lietas, foršas lietas noslīd tā, ka kāds kaut ko nav varējis. Bet nevis tāpēc, ka viņš nav varējis, bet viņš nav pateicis, ka es nevaru, Visu pasaka, nevaru, visu daram lietas savādāk. Un lieta uzstāv uzreiz savādāk uz priekšu. Tā kaut kā. Jā. Bet vispār būtu dīvaini, ja tev būtu kaut kāda cilvēka, kam tu nepatīk. Jo šovs tik balstīts uz jautājumu, ka es mājās spēlēju līdzi. Tad, ja tu neizstāst ļoti tās, nezinu, ka tu pārtrauc citus, ka neļauj atbildēt, tu vienkārši vārdu nolas jautājums, kas mājās sūtītās. Man nepatīk, kā tu pateici, ka pareizi atbildēs. Vadītājs, ja es uztaisu mūziku klipu un dziedi tāds, tu sūdīgi dziedi, tad, loģiskāk. Bet vadīt spēju šo, ko es mājās spēlēju. Es apjēs, ka es tagad skatījos Vīps kaut kad. Un tas viens no visvairāk emociju izraisošiem šoviem, jo es skatos kaut kādu DiCaprio filmu, un pa viņu sākumā sāk šaut, tas ir Leonardo DiCaprio. Jūs jums samaksājāt 100 miljonus, viņi nenošaus 8 minūtes. Man nav tā, ka bail, ka viņi nošaus. Bet Vīpos kaut kāds 5. jautājums tāds, man liekas, ka zinu, tāds fakts bija neīstais sultāns, tas sajauc, un stulbs jautājums īstenībā nav man vaina. Ja es visu jautājumu zinu, tāds, esmu īstenībā ļoti gudrs, un meitene to pasies, tu nezināji. Šis bija Hitler kaut kāds čoms, es šo zināju. Tas sākās kaut jautājumu, ko es nezinu, tāds, sācam kaut kāds popkas. Bija viens, ka bija sporta tēmas, tieši bija kaut kā skriešanas jautājumi, kas bija Vācijas labākais skrējējs 80. Kā to zināt? Neviens jau to nezinu. Tad man bija jāmaina programma, lai nebūtu kaut kāds 17 kārtas, kas kļūdos tāds zaudēt savu intelektu paskats vai līga vai blaks, kas neko nezinu. Jā, jūs mainat to kaut kādu grūtības pakāpi, jo ir daži raidījumi, ko es arī skatos, kaut kāds 7, 8 zinu, tāds, ka es varu piedalīties, daži nevienu nezinu vispār, tā kā... Zini, kā ir? Tur slēpjas, es vismaz, kā mēs cenšamies ļoti, ka tas jautājums ir viens, un pirmkārt jāizlasa uzmanīgi jautājums, es domāju, ka mēs zinām visas atbildes visiem jautājumiem. Otrs ir, man patīk papildiespēja lieta, jo sevišķi, ja mēs esam 3, vai tā kā Liepiņš ar meiteni kopā, viņi var izdomāt perfekti kaut kādas lietas, ja viņi paņem vienu papildiespēju, no sērijas. Es jau nezinu, ko viņi zina. Es jau nezinu, ko jūs tur zinat. Man nekad arī nebūs nekādas nojāgas. Nevienam nebūs nekādas nojāgas. Nekādam tur mākslīgam intelektam. Es, starp citu, gribēju iekļaut vienu jautājumu, mākslīgā intelekta jautājumu. Tā arī skaidri un gaiši pasakot. Hello, Vipiņa 8. jautājums būs mākslīgā intelekta jautājums. Viss bija forši līdz brīdim, kad viņam es palūdzu sataisīt. Es viņu piebaroju ļoti labi. Palūdzu sataisīt papildiespējas, viņš aptaisījās, tur nekas nesanāca. To ChatGPT? Jā, tur nekas nesanāca. Es mēģināju vairākas platformas un tiešām labi piebaroju ar kaut kādām lietām, bet viņš iespējams jautājumu, viņš labi uztaisīja, bet neko. Zini, kā ir tā, ka baigais spēks ir tajā simbiozē, ko mēs saucam par komandu. Vai Liepiņš ar meiteni, vai vēl kaut kā, bet tur 2, 3 var izdomāt ļoti daudz lietas. Un patiesībā mēs varam izdarīt ļoti daudz lietas. Un ja tā komanda tajā teļukā tur ir, un Liepiņ, tev ir pilnīgi taisnība par to, ka es varu būt pareizi atbildi, kā es gribu. Viss tās slēpjas 20 jautājumos. Vai tev patīk vai nepatīk? Un vai tev tā komanda ir vai nav, jo tā domāšanas kultūra mums ir tāda... Akal tas ir, ko es vēršu uz to sajūtu, ka sarunāties. Absolūti sarunāties, vai mēs spējam sarunāties, jo mēs spējam izdomāt ļoti daudz ko. Līdz ar to arī tas, ja mēs runājam par spēles formātās 30 sekundes, tur ir ātri, viss paiet, čik, visi domāju, kāpēc, vispār tas, ko es izdarīju, atnācu, cik man ir punkti un ko es esmu. Bet tas, tā domāšanas kultūra un tā savstarpējās attiecības, tas ir ļoti svarīgi manā skatījumā, ne tikai tur un tur, bet Liepiņ, tev ir pilnīgi taisnība. Cilvēks nesēja tikai 20 jautājumu pēc idejas. Jā, tāpēc jāņem komanda, kas, teiksim, es zinu vienu tēmu, es paņemu, teiksim, kas zinu, kodiem augiem un putniem, man mamma. Viņa nezinu, ķipa, ko... Tev učena mamma ir, ja? Ne? Viņa bija skolotāja, mācīja matemātiku. Bet jā, un tad vēl mēs, es zinu vienu tēmu, mamma zina augus un putnus, kas vēl kaut vēsturi. Es spēju kaut vēsturnieku. Tad katrs zina savu jomu. Tagad basketbolā tu esi saspēles vadītājs, centrs un metējs. Jo to visi 3 fuji, kas mācās, vienādu fiziku ideāli. Tad, ja būs jautājums, kas nav fizika, tad jums būs sūdīgi. Ja būs labs, jūs visi zināt, nav jēgas. Tad inčīgi spēlē to paigā taktiku. Jā, zini kā, galvenais jau labi pavadīt laiku. Man ļoti patika, ka viena kompānija 3 čaļi uzvarēja finālā, izcēla kaut kāds 1000, cik tur tos punktus, kas pārvērtās eiro.
Viņš man tajā pašā vakarā atsūtīja čeku no viena kroga. Tieši par tādu ciparu, cik viņi ir normāli. Tur meitenēm bija uzsaukt šampūzers un bija forši. Tad jums vēl bija nodokļu jāsmaksā. Jā, es teicu, čaļus, tas bija brutāli, nevis netā jau. Kas tas jautājums, domā, tu vai jums kaut kā? Mums ir, zin kā, man tas skatījums ir tāds, ka jābūt ir dažādībai, jo man tā auditorija ir no līdz kaut kāda tāda amplitūda ir milzīga, bet es gribu dabūt arī to gudrnieku klāt bišķīt, to vidusskolēnu no sērijas. Un līdz ar to man ir jautājumi tie sastādītāji dažādi, kā lai saka, tas domāšanas laiks vai dzīvošanas laiks, kurā tu esi, kas tev tajā brīdī ir aktuāli, un tas ir svarīgi. Jo mēs varam ieciklēties uz, 60. 70. gadiem, kas tur bijis aktuāls vienalga, tur kultūrā, sadzīvē, balītēs vai vienalga, kur zinātnē, bet man ir svarīgi arī šīs dienas. Un līdz ar to tas sastādītāju pulks ir tāds ļoti raips, un man tas patīk. Viņi nesabījās, ka tu pieminēji ChatGPT. Pagaid, mēs varam paļauties, Artificial Intelligence, viņš ir bīstams, vēl neizmantojam. Ar viņu viss ir kārtībā, bet tur ir stāsts par to, kā mēs viņu piebarojam, un tas ir pats galvenais. Un es pagaidām tajā vispār nesaskatu nekādu perspektīvu, vismaz, kas kontekstā attiecās uz mani kaut kādu to sajūtu, nē. Viņš var iedot kaut kādu virzienu, tas gan fakts, pēc tam tu viņu attīstīt pats ar savu intelektu, bet lai viņš sadaisītu gatavu produktu, pagaidām nē, un es domāju, ka arī vēl ilgi nē. Jā, viņš jau nav nemaz tik gudrs, viņš tā kā saka kaut kas izklausās pareizi, bet viņš nezina tos faktus, īpaši arī programmēšanā, kur izmantoja, tā kā viņš bieži vien tiešām nokļūdās, tā fundamentāli nokļūdās. Jā, bet tas ir jautājums, ar ko mēs viņu piebrojam, tas ir pats svarīgākais. Un ja mēs ar viņu tur tā baigi draudzīgi dzīvojam, mēs tur baigi paļaujamies, un tad var sanākt baigās ziepes, bet ja mēs viņu tā smuki aprūpējam, visu laiku barojam, kaut kādā brīdī es pieļauju, ka viņš izleks ārā, kad ok, es esmu gatavs. Bet kā tas būs, es tā kaut kā baigi. Vispār es baigas tās tehnoloģijas necērtu, es tā kaut kā tā, tā dzīvoju. Neinvestē kriptovalūtās jau. Nē, to es ar toču nesaprotu, bļāns, tas ir žānis pilnīgākais. Man te kaut kā, man dēls studēja mākslas zinātni, un man ļoti patīk māksla kā tāda, un kad sāk piedāvāt tev kaut kādas tās ciparu gleznas un vēl kaut kas, ok, labi. Tāds te piemēram. Tāds, jā. Es vienkārši, ir kaut kādas lietas, ko tu fundamentāli nesaproti. Globāli, es vienkārši neiebraucu tajā. Es arī nesaprotu, kā elektrība iet pa vadiem, es nesaprotu, kā televizors strādā. Es naturāli, es nesaprotu, kā mēs te sēžam ar kaut kādiem kabeļiem kaut kur. Reāli nesaprotu. Visīt es saprotu, jo katram vecim ir kaut kādā brīdī kaut kādas destilācijas vai fermentācijas process. Bet ko tas Bluetooth ar savienojuši? Man savienojas koms datorā. Šis ir kaut maģija, jā. Bet kāpēc viņš savienojas? Kas tieši savienojas? Es nesaprotu. Kaut kur gaisā kaut kāds lido, kaut kādas fejas vai es nesaprotu to loģiski. Man iedodiet velospēdu un foršu gaisu un pilnīgi pietiks. Bet destilācijas un fermentācijas procesu es saprotu savukārt. Tas, kas ir tāds, es pat teiktu, cilvēks ir fundamentāls notikums. Daudz uz intuīciju izēja, varētu teikt. Prāta, intuīcija vairāk. Es nezinu, es vienkārši kaut kā. Es skatījos ļoti daudz dzīves izdzīvojis. Es paskatījos, ko tu vēl bez vīpes dzīvē sasniedz, un tu izmācījies kādos tāds arborists, kas kopi kokus. Un vēl tu biji līdzīgā Šlesers, kad puķis audzēja pārdā Maskavā. Viņš tā palika bagāts Šlesers, viņš audzēja Latvijā puķis, veids Maskavā, kaut kādu Staļina nāvu bija pārdeva. Nopēc māja, jā. Pagājuši Šlesers ir piedzīvojis Staļina nāvi, es neticu. Nevis, kad pirms 40 Es zinu, Leviju, ko tu runāji. Bet ziniet, čaļi reāli. Tas bija, ko es parasti visiem saku, ka tas bija reāls biznes, kas saliek Excel tabulā, bezkaislīgi. Un, protams, es nesaku, ka tie bija forši laiki, bet tie bija pilnīgi savādāk. Tu izaudzēji 8. martā to tulpi, ieliki savā žigulī, un tu mauc uz kaut kādu Krievijas pilsētu, vai tā bija Pēterburga, toreiz Ļeņgrada, vai uz Novgorodu, vai uz Maskavu, vienalga. Un tu saproti, un tad es sapratu, ka
8. marts ir īstamākais datums ever. Nu, pēc definīcijas. Tu stāv metro stacijā, nu, pie metro stācijas, piemēram. 8. marts Maskava dubļi tā, kad līdz potītēs smeļās iekšā apavos un stāv ar tām puķēm un saprotam, pienāk kārtējais vilciens vai autobus tajā kaut kādā tajā mikrorajona centrā un tur vienkārši piedzērušies vīrieši veļās ārā. Nu, tādi pārdzērušies, nevis piedzērušies. Un viņam ir pilnīgi vienalga, viņš nopērk tos ziedus, un viņi met pie savas sievietes. Es domāju, bet čali, nu, tu esi pārpālīgi. Nu, tu pat vairs nemāki pateikt pat krieviski neko, nu, kur nu vēl kaut kā tā. Un tu saproti, ka, nu, un tad es pie sevis pieņēmu tādu ļoti emocionālu, ļoti dzīvīgu lēmumu, ka sievieti padarīt var laimīgu ziedi. Pilnīgi noteikti. Jebkuru sievieti, arī šobrīd 16 gadu vecu sievieti. Jā. Un čaļi dāvājiet meitenēm ziedus. Meitenes būs jūsējās. Pilnīgi bez variantiem. Bet tas toreiz bija tāds, nu nopietni. Nu, un tad es sapratu, ka, bet piķis nāca. Vienīgi piķi nevarēja nekur tērēt, jo nebija jau ko nopirkt. Nu, pēc idejas. Bet piķis nāca un es skaidru gaišu sapratu, ar šito var nopelnīt. Nu, nauda. Kurā gadā tas bija? Tas ir kaut kāds 80, kaut kāds, nezinu, mēs 80, 85, 86, man bija, cik man bija. Es pat 12 gados stāvēju, jau tirgoju tos ziedus, jā. Ko es, piemēram, ja tu nopelni kaut kādu naudu, atveid žiguli apakaļ, ko tu vari iegādāties? Nu kā, ja tā paņem nopietni, man tēvu varēja arestēt. Viņš bija spekulants tajā laikā. Nu, kas ir mūsdienās, kas ir normāls čals, kurš vienkārši nopērk galīti un pārdod kaut kā. Arbitrāžas iespēja. Ja tu kaut ko pārdod, lai nopelnītu, tad skaitījās. Jā, nē, mums bija Burulājeva, kas man ļoti patika. Tas bija tāds, nu, kas, mums bija mašīna, mums bija lauku māja, mums bija 4 stāv dzīvoklis, nevis 2 stāv dzīvoklis, kas bija tajā laikā forši. Viņš nebija kaimiņi tādu, nosūdzām viņu, kāpēc? Nē, vienkārši kaimiņi arī. Bet cik kā es dzīvoju Cēsīs, un tur tāda latviska vide, un tur cilvēki saprata, ka ja tu kaut kā, nu, tu strādā kārtīgi, reāli strādā, tad tu arī var normāli piķi nopelnīt. Es tagad runāju tā kā opis, bet tas bija tas stāsts, ka tu saprati, tātad es aiziešu tur, izdarīšu to, paņemšu to, un man būs tas, un viss, un punkts, un man tas burkāns bija, un tas man, protams, iedeva tādā dzīves perspektīvā tādu bišķītu nolemtību, bet pozitīvu nolemtību. Un es tāpēc arī mācījos kaut kādas lietas, kuras saprotu, ka jā, kaut kādā, nu tā. Es izklausos tāds, ja tu esi, kā jūs esat koku apraubētājs, es liekas, tas viens no cilvēku vislabāk jūtās tie darbā. Tad nav tāds stresa līmenis milzīgs, vai tas, kā jēga no man darba, tāds, ja viņš uztais smukāk šo parku. Tu jūties labāk, nevis kaut kas vetājs, kas ik laikam iemedzina suņus tāds, es jūtos šausmīgi. Es arī iemedzinu lepiņu, es iemedzinu kokus. Es šeit uzrakstu papīru, ka šis ir jāiemidzina. Tu neko nevar darīt. Jā. Sāpīgi kaut kāda smuka. Tas ir sāpīgi, jā. Nē, to es neesmu gluži darījis, bet ir kaut kādas, kas ir cilvēks attaisītas kroplības. Un, diemžēl, bet man ir viens noteikums vienmēr. Ja mēs parakstam spriedumu kaut kam, mums ir plāns rīkoties tālāk. Respektīvi, ja mēs, piemēram, nozāģējam tur, es uzrakstu spriedumu kaut kādam kokam, dažreiz diškokam jāpiekrītu, tad mēs stādām kaut ko vietā. Nu, es mums ir plāns kaut kāds perspektīvā. Es pat paskaidrošu, kāpēc. Es, kad pabeidzu arborista kursu, kur es sāku vispār nevienam neko neprasot, kā parasti uzdod jautājumu sev, kāpēc man tas vajadzīgs ir. Es vienkārši aizbraucu, iesniedzu dokumentus, visu, izmācījos. Tas bija sen jau. Bet un tad ir tā, ka arboristiem ir rakstīts likums, ka viņi strādā divatā. Ja viens pakarās gaisā, tas ir bīstams darbs, tad otrs iet pakaļ. Mani tie kompanioni, viņi Eiropas līmeņi vai pasaules līmeņi čaļi, viņi brauc pa pasauli strādāt, Norvēģiju, Vāciju, vēl kaut kur. Un tad es sapratu, tas ir viens tā kā pirksts un tagad kas olas un ko man darīt tagad. Un es sāku saprast, ka ņemot vērā bulturu vēl izglītību, tad es sapratu, ka es taču varu kopt ābeles, atjaunot vecus ābeļdārzus. Bet es šad tad aizbraucu uz lieliem kokiem, uz ozolu, un es jums pateikšu vienu. Jūs varat man tagad smieties par mani vēl kaut kā, bet, kad tu iekāp tajā koka augšā, nu tajā diškokā, tajā lielajā ozolā, tur ir pilnīgs seks, tur ir cits gaiss, tur ir, es neesmu omu un amu cilvēks, man nav tur kaut kādas enerģijas, bet tur ir tā, kad, viss tev krāns stāv bez variantiem. Tur ir pilnīgi cita. Kā sauc to čali, kurš uztaisīja šito te avataru? James Camerons. Jā. Camerons bijis ir arborists, 100 punkti. Es neesmu redzējis to otro daļu, bet pirmā daļā, kur tas lielais koks ir.
Tieši patīk okeāna. Tur ir kaut kā tā schēma, tur kaut kur tuvu tam, jo tu iekāp tajā. Zini kā, mēs jau bērnībā visu kaut kādos kokos esam kāpuši. Patīk vai nepatīk, lauzuši rokas, kājas un galvas, un bieži vien uzkāpt var, bet nokāpt nevar. Man joprojām zvana cilvēki, nocel kaķīti, kas ir normāli. Jo ugunsdzēsēji vairs to nedara, viņi pasaka, tur kaut kāds resurss. Labi, varbūt laikam viņi brauc kaut kādu tādu, ja es jūtu aicinājumu, tad es braucu, bet pamatā, piezvanu arboristam nocels kaķīti. Bet kokā iekāpt, tajā lielajā kokā iekāpt, tas ir tāds, un tad es saprotu tos cilvēkus, kas nakšņo kokos, kas ir tās teltis, ko tur uzbūvēt, iekārt, un super. Tur ir reāls seks. Tur kaut kādas ancestrālās atmiņas no pētiķu dienām, varbūt kaut kāds Tārzans saksnē galvā. To netiek klāt lauvas un plēsēt, kokā augšā. Kā tur bija tas latviešu reņģēdājs, kurš sēnēm pārtiek un dzīvo kokos. Man pat nav tāda sajūta, ka tur jābūt kaut kādai drošībai. Bet tur es vienkārši... Prosti prikolīgi, vai? Jā, tas ir... Es pat jūs man tagad divos teikumos aprakstītu to sajūtu, es pat nezinātu kā, jo tas tāds... tas tā kā orgasms no sievietēm. Tā kaut kā. Jā, gan jau kaut kāds gēns. Man tāpat, ja es izmantoju mietu, lai kaut ko savu pabakstītu, ka es nedēļ klāstu, ka viņš paņem mietu, pabaks sev tā sauķi, bet tagad šīmpāns medīgotas skūdeks tā sauķi, ieslēdzot kaut kāds, ka šis nozīmē, ka tu dabūsi ēdienu. Kāpēc man liek kaut mietu pabaksīt savu kaut dzīgi paku tuvāk? Jā, man uz miljonus gadiem es šitā paēdu. Nav vēl apdeitojies, kad nav vairs skūdeks jāēd. Bet jā, par to puķu biznesu runājot, laikam bija tā kā top labākā lieta, ko darīt pēcās laikus, jo man sops ir tieši, viņš potēja un viņš vēda arī uz kaut kādu Maskavu, ko viņš bija bagātākais čalis Angurā, viņam pirmiem bija televizors, tur fotoaparāts, viss, un tas bija labākais biznes, laikam. Nē, tas bija biznes, tu jau... Tu aizbrauc uz to pašu Krieviju, tur jau, kā cilvēks strādā tajā metalurģijas kombinātā, lej to metālu, viņš, damba, ko viņš aiziet 8 darbu, nāk 5 un izkāp no tā metro, un viņš tos puķis pērk. Tas bija stāsts par to, ka tu reāli saproti, ka tu tajā brīdī vari pārdot kaut ko, es tagad saputrojos bišķi, bet reāli tavu darba augļi, viss punkts. Karoči kapitālismu sajūta. Jūtās labāk nekā tu vari ar savu darbu nopelnīt reālu iztiku un nauda. Viņa var patikt vai nepatikt, bet viņa dod rīcības brīvību. Tu vari, es tagad arī šovakar varu nopirkt aviobiļetu un jums paņemt rītdienu, aizbraukt uz lidostu un aizbraukt, kur es gribu. Līdz ar to tas kaut kā tā iedeva to sajūtu, ka, kad kaut ko aizdirsos. Man patīk šī burvība, ka tu vari pateikt. Zini kā, ļoti labs jautājums. Un zinu, fakti, tev cilvēks tā saka, ļoti labs jautājums, tu saproti to, ka viņš mēģina iekromēt vismaz 5 sekundes, un mēģina saprast, ko lai tagad atbild. Bet ja es būtu dzīvojis, teiksim, tajā laikā kaimiņos tavam opim, kas bija tur labi māja, fotoaparāts, es kaut kādā metalurģijā man maksāt, vienkārši metālos. Es vienkārši uzzinātu valdībā, teikt, šo fotogrāfu bildē kaut kāds militārās ēkas sūta amerikāņiem, man liekas. Ja kas ar viņu ēku pieskatīt? Viņu sūdzēja diezgan bieži, bet viņš kaut kā pazina, viņš bija viņš kaut ko veda tiesnešus vai kaut kā tādu. Tad viņš pazina, un tad kaut kā viņš tur tik cauri. Pat nebūdams kāds čekists vai kaut kas tāds. Okay. Nē, Piķis jau visos laikos ir, tā teikt, korupcija pastāvējusi ir lielāka vai mazāk. Tā jau bija milzīga. Jā, tu varēji iedot tam pašam tiesnesim tur Volgā pasludināt vienu paciņu un viss bija skaidrs. Ne, viņam bija vienkārši tāds, viņš ir foršs čāls, tā kā viņu nevajag sēdināt cietumā. Tas arī viss pa lielam ir. Jā. Tas ir atkal stāsts par to, ka es sākumā viņi labi sarunājās noteikti tajā rītā. Jā. Kā tas laiks bija kaut kāds, es patiesībā esmu nenormāli priecīgs, lai gan stulbi teikt tā ir, bet es esmu izdzīvojis tos padomu laikus un esmu arī šajā laikā un izgājis visu cauri krīzes un ziniet kā man 93. gadā bija tāda krīze, es nezinu kā man vecākus vēl pārdzīvoja viņi, bet 2006. gadā vai ne 8. laikam, bija tā otra krīze, tā Covid, man pagājuši vasar pirmo reizi, es super pārdzīvoju visas tās lietas.
ar uzviju, bet man pirmo reizi bija bail no rudens pagājušos. Es domāju, tā rudens tagad nāk, tur karš vēl kaut kā. Un tad es sapratu, ka, kad tik ļoti daudz notikumi, tā skaitā Covids, Ukraina, vēl viss kaut kas, viņš tomēr, es laikam zemapziņa bija pārāk atvērs, lai ielaistu to visu. Un tas kaut kā tā man likās, nopietni, jā, man pirmoreiz bija bail. Vēl LTV1 strādājot visu laiku, noteikti skan fonā, visu laiku fonā. Bet zinu, otras puses, tu tā kā reāli to stāstu izdzirdi reālu. Tevī nav ilūziju. Tas, kas ir, jo es, kas man patiesībā patīk arī savā darbā, ka es uzzinu to pirmavotu, un ka man nav nekādas, es domāju, kā cilvēki pavalkās uz kaut kādām huņām, es atvainojos, tas ir abrīnojami, bet laikam tā ir bijis pasaulē viss cauri, visos laikos, bet nē, es kaut kā, tā. Jā, neiegruzies darbā pārāk, ka visu laiku tas. Ne, ja jūs man prasat, vai es varētu katru dienu uz darbu, nē. Haļāščiks, man patīk gulēt, iešaut, pasportot, es nezinu, vēl kaut ko, jā, jā. Ko tu tagad dari? Tev ir vips un es redzu, man liekas, sporta ziņas dažreiz, vai ne? Man ir sporta ziņas, bet man ir arī ārpus teļuka ļoti daudz darbi, kaut kādas visādas konferences vadu un tā. Man patīk, jo es tādā veidā bišķi atšauju vispār savu smadzeņu. Es vienmēr saku visiem, ka jūs varat darīt kaut kādu vienu darbu, pofiks, bet dariet vēl kaut ko. Vienalga, kas tas būtu, jo tad jūs kaut kā tā viens otru papildināt, sajaucat savus ikdienu. Jā, es, piemēram, šodien līdz 10 gulēju. Man patīk 10, mierīgi. Tas ir normāli. Jā. Es nevarētu, bet tāpat laikā es zinu to, ka man sestdienas vien būs jāstrādā, un tas ir normāli. Un es kaut kā tā, labi, ok. Es laikam esmu tomēr tāds bišķi egoists kaut kādā ziņā, ka es vienmēr apmierinu savu ego, bet es ļoti labi saprotu to, kad es tādā veidā sevi apmierinot, es dodu arī citiem, jo es arī ļoti daudz ko gribētos ticēt. Vajag no sākuma pa sev padomāt. Tu līdzinā gāzies, tad no sākuma sev maski jāuzliek, tikai bēdīgi. Jā, tieši tā. Ja tu esi tāds veselīgs cilvēks, vai ko tev var dot labāks padomus, un ja tu esi tā kā savs, ja tu visu laiku izēj no kaut kādas, tā kā, kā bija insecurities vai ko tādu, tad jau tu arī neesi patīkams pārējiem. Man bija baigais stāsts, es labi peldu. Es labi peldu. Liepiņi, piedod, nesmējies, bet ir lietas, ko es daru labi. Es ar tām lepojos, ir tikai dažas, tas ir viens, ka es labi peldu. Un es tagad aizgāju baigi uz kaut kādiem apmācības kursiem, glābēju kursiem. Man bija sajūta, ka man vajadzētu baigi iemācīties glābēt kaut ko. Un es tagad aizēju. Tikai slīkšanā un tam līdzīgi. Jā. Un, man ir kaut kāda tāda neiroze, ka man vajadzētu glābt visu laiku kaut ko. Un es tagad aizēju, un tas čals no tiem kursiem saka, paklauj, tas, ka tu labi peldi, tas nenozīmē, ka tev vajadzētu tagad mesties. Atvērdz peldi? Es domāju, es labi pelnu. Nē, peldu. Man liekas, tas labi peldu. Peldu. 5 reizes. Es ticu, jā. Čāļ, jau. Man tiešām tik sūdīga dikcija ir, jā? Ok. Piedošana, nē, es labi peldu. Ok. Un peldu. Es teicu, ka biznesa storijas sāk no nekāda, ko Trumpa ķipā. Nē, tas pakārtot, bet nē, es labi peldu. Tas gan. Okay. Man patīk ūdens, un es tagad aizēju uz tiem kursiem, tiem glābšanas, un man tas džeks saka, paklau, tas, ka tu labi peldi, un tas, ka tu mentāli jūties labi, nenozīmē to, ka tu tagad baigi glābsi kaut ko. Tā arī īsti nav. Tas, ko tu Liepiņ saki, ka nevajag mesties pa visām varītēm, vajag parūpēties sākumā par sevi un pēc tam, lai saprastu, ko tu vari izdarīt citu labā. Tas ir tāds ļoti būtisks. Un, zin kā, es nezinu, kā lai to pasaka, bet bāc aizdirsos atkal. Nē, ok. Nebija tā glābšanā, ka, teiksim, ja es būtu kā tu bļē, slīcējs, un tu man nāc glābt. Ja esmu panegājis, un viņš tā sāka tavu galvu, tā kā automātiski zem ūdens vilkt, tad tev diezgan, bet ja tu labi māk peldēt, tad es tev visu spēku, tā kā mēģina pieķerties pie tavas galvas, tad tev jāiemācās kaut kā tehnika, tev neko nedod, ja tu baigi labi peldies, tev stumju lejā, panikā. Nē, zin kā, tur var viens no metodēm, ka es tev apdaubīju. No sērijas iepļaukāju. Es starp citu pļauka ir vispār manā skatījumā, un arī es gāju pie viena galvas daktera, un viņam bija tāda tēze, ka pļauka vispār var izglābt pasauli. Proti,
kā mazi bērni. Stāja lielveikalā iet, man gribās to vai šo. Tu viņam uzšauj pa dupsi kaut vai. Vienalga pļauku pa dupsi. Viņš pēkšņi kaut kas netīk, okay. Un pieaugušam cilvēkam tieši tāpatās, ka tu iepļaukā viņu, viņš pēkšņi saprot to, ka pagaid stop, kaut kas mainījās dzīvē, ka tajā brīdī. Un tad viņš tā kā, stulbs vārds, bet restartējās. No sērijas. Viņš, labi, viss tā, kas man jādara tagad ir. Jā. Tev vajag būt tajā brīdī rīcības brīvība, rīcības spējīgam. Un, ja tu tāds esi, tad liepiņas tev iepļaukāja un izvalk vienkārši ārā un viss. Jā, bet ja es slīgs, bet, teiksim, ja es atnāk mājās un sieva nav uztaisījusi ēst, tad jau es nepļaukāju. Tas nav tāda situācija. Tikai kaut tā galīgā, tā kā pēdējā izvēles pļaukāju. Ne jau, ja es palieku visu šī dusmīgs. Jo viņi turpina visu laiku, tad tikai tāda. Jūs zināt, daktārs, ka viņš visiem pļaukāju. Sievai, sīkiem, viņi man klausa kā kungam tāds. Es nezinu, man liekas, tā vairs nevar. Tas ir ekstrēmos gadījumos, bet ja man tavs jau patīk, tad es tev iepļaukāšu noteikti. Tā kaut kā. Bet man tas glābšanas motīvs ir bijis dzīvē visu laiku, un tur daudz ko var iemācīties. Man, piemēram, doma ir, kad es varētu aiziet mājā uz rezervistiem, uz tās 3 nedēļas apmācībā mežā izdzīvot un kaut kā saprast, uz armijas rezervistiem. Jo man, piemēram, ik pa brīdim pamostos no rīta, un man kas man būtu tagad jādara, ja notiek kaut kas vai tas? Blēt, es nezinu. Pateikšu godīgi, pats priekš sevis pateikt, ka es nezinu, kas man jādara. Kā man vien teica, paņem galvenais pase, piķi un mašīnas atslēgas. Kāpēc mašīnas atslēgas? Tāpēc, ka tur ir siltums vienmēr, ka tu var piekurbulēt tajā brīdī. Bet man nav īsti, un tāpēc es tā vai kaut kā domāju, ka vajadzētu aiziet. Un vēl man ir doma, ka vairāk vajadzētu sākt strādāt brīvprātīgo darbu. Kaut kā tāda doma. Jā. Plus glābšanās, ja tev nedod Dievs būs situācija, ka tiešām tev kādam jāglāb, tad viņu izglāb. Tā viņa jau tā kā vislabākais sajūta pasaulē, kā vīrietiņš. Tu izglābi dzīvību. Tu Latvijas lepnumu balvu. Tu nes to dengadīgo meiteni laukā visu. Ko mēs ētas? Paga visu atslāpstam. Iesiepļauks visiem. Jā, jebkurš tā būtu darījis manā vietā. Es vienkārši rīkojos kā vismā situācijā. Nē, Uģi, bļēt, tu esi nahuj varamats. Nē. Es sev tā nesaukt. Nē, Liepiņ, nē, zin kā ir stāsts par to, ka man piezvan mamma. Mana mamma ir ļoti introverts cilvēks. Viņa tur baigi ar emocijām nedzīvo. Un viņa man piezvan un saka, vajag parunāt tagad. Es domāju, bļauts, mamma nopietni. Viņa saka, tagad. Ok, labi. Ja mana mamma saka tagad, tad tas jākāp mašīnā un jābrauc. Un es tagad aizbraucu un es ļoti gribēju studēt medicīnu, ko es arī darīju kaut kādu brīdi, bet, lai padomu laikā studēt medicīnu, tev bija jābūt jau kaut kādai darba pieredzē, lai tu varētu aiziet uz medicīnas institūtu un parādīt, ko es esmu strādājis jau medicīnā, es gribu studēt. Darba pieredzē pirms es tāds... Jā. Tas ir loģiski, Tas patiesībā pat nesen vēl bija, jā. Okay. Un mana mamma bija Cēsu slimnīcas terapijas nodaļas virsmāsa. Tā sanāk, laikam. Jā, un viņa strādāja naktis, un lai nākamās tur kaut kāds 4 dienas būtu brīvs, tur kaut kāds hembija, un es varēju iet viņas dežūras laikā strādāt. Iztēloties vēl stikla šprices, tā, pēc definīcijas. Ok, tas es mazgāju. Es mazgāju visu, kas paliek aiz cilvēka, ka viņš nomirst, vai tad, kad viņam ir, vienmēr sakot, visu darīt. Bet cilvēki iznes laukā un tu to gultu. Jā. Un tad es vedu uz morgu cilvēks, darīju visu. Fuck. Jā. Bet, zini, es kaut kā pieņēmu to, ka, tas ir jāizdara, tā tas ir. Un man mamma pēkšņi saprata, pats, kāpēc es ļauju savam dēlam to strādāt, jo viņam taču nav nekāds pietāds pret dzīvību vispār, kad viņš redzējis visu. Jā. Es teicu, mamma, visi elpojam, viss kārtībā, man nav, es neesmu nevienu nogalinājis, visi kārtībā. Un tad mamma teica vienu frāzi, un teica, tad ir labā ziņa. Un labā ziņa ir tā, kad ņemot vērā to, ko es esmu piedzīvojis, ka man vispār nav nekāda problēma izbērst podu, pēc definīcijas. Es varu mierīgi. Ko es to Liepiņu gribēju teikt? Atdod apakaļ. Ko pa glābšanu? Tas, ka man kaut kādi, tipa varoņdarbi, bet darbi ikdienas. Es arī atceros, man bija Cēsīs mācījos skolā, es gāju no Kalniņa, man bija Dubinskas dīķi 2. Pa vidu Dambīts un tad skola, kaut kā tā. Es gāju, kā ierastais maršruts un
Un es laikam vienu čalu no rīta izglābu, kurš bija ielūzis pirmajā ledū. Nu tā, vienkārši izvilku. Nē, es viņu izvilku vienkārši ar škvārņiku, jo viņš tur spirnājās. Bet jau tajā laikā man bija tāda sapratne, ka tas ir pašsaprotam, ka tev tas ir jādara. Ka tas nav nekas tāds. Un kaut kādas 2 dienas vēlāk, un tā mamma, tā čaļa mamma atnāca pie manis ar kaut kāda konfešu kaste, vēl kaut ko. Es pat jau biju aizmirsis jau par to, ka es kaut ko tādu. Ko es gribu ar to teikt, ka mēs... Kā viņi tieši izglāba, ka viņš kā ielos dīķī, vicinājās? Jā. Tu piestūmies vai... Nē, es gāju vienkārši. Un es vienkārši paņēmu un izcēlu viņu ārā. Tas dīķis, tas dīķis ir 1,50 m dziļš pēc idejas. Tur viņš pat nevarēja īsti noslīgt. Tur bija vairāk tā sajūta, ka cilvēkam ir panika, kas normāli. Šoks. Tajā brīdī šoks, jā. Viņš pats varēja noslīgt, nevis noslītināt viņa apstākļu. Un es vienkārši izvilku ārā, iedevu viņam to iekšējo mieru, kas ir ļoti svarīgi cilvēkam. Un līdz ar to tas tāds kaut kāda tāda cilvēku palīdz. Tagad arī brauc pie jums un guļ cilvēks uz ietves. Viņš guļ. Ārā silts ir foršs, tagad viņš nosalt nevar, bet viņš guļ. Loģiski es piebraucu, apveicos, kā viņam klājas, viņš ir dzīvs, viņš elpo, viņam ir pulss, es māku pulsu atrast, vai viņš elpo, vai vēl kaut kā. Viņš tā kā, es saku, viņš saka, jā, man vajag bišķi pagulēt, es saku, izsaukt ātros, nevajag izsaukt ātros, es saku, bet varbūt izsaucam, mieras aizdīs tev mājās, un tu būs normāls čalis, no rīta pamodīsies ar citu sajūtu, ka varbūt man jākļūst labākam dzīvē ir. Varbūt ne labākam, bet savādākam, es teiktu tā. Kaut kā tā ir atbilde uz tavu jautājumu par to, vai jā. Es nejūtos katrā gadījumā kaut kāds baigais boss, kad piedod, es tev pārtraukšu. Zini, kā ir? Man iemācīja arī ļoti labi teātris. Es spēlēju mazas lomiņus amatieru teātrī Kontakts Adažos. Improvizācijā. Arī improvizācija. Mums ir pirmais improvizācija. Arturam Bredakam, paldies par to. Un tur ir improvizācijā ir viens super likums, kas man ļoti patīk, ko mums vispār vajadzētu visiem atcerēties dzīvē, ka tev izrāde nevar sanākt, ja tu necēli savu biedru. Restīvi, tev ir uz skatuves 1 vai 2, ja tu viņu necēli, ja tu viņu uzdod kaut kādas pretjautājumus, tad nekas īsti izrāde nevar sanākt. Tas, ka tur luga ir kaut kādā dēls teātrī, tas viss skaidrs, tur luga ir luga. Tur, nezinu, jā. Bet, ja tu tajā teātrī necēli to savu partneri, tad nekas jau baigi nesanāk. Tā fucking izrāde. Vienkārši, kad to kādu kopā spēlē improvizāciju, viņš tāds tuk, tāds ciet. Fuck. Ko nozīmē ciet? Jābūt vaļā. Jā, vaļā un nāc iekšā. Nē, ciet, es eju gulēt. Bet man bija, kad esmu izsaucis, kad cilvēks guļ uz soliņu, tās ir pusbeigts. Es zāņu, kā jūtušos. Es beigās izsaucu ātros. Viņi atbrauc, lai es jūtos labāk. Viņi tā kā atbrauc pastās. Tad, sveiks, Genādī, atkal te guli. Es nezināju, saukt. Nē, paldies, ka izsauc. Es ļoti patīk 2 naktīs ziedonājās pie tā paša. Mēs jau vakar bijām. Viņi bijuši tādi, dusmīgās labi. Nākamais laikam, es nezinu, nesaukšu. Okay. Nē, tas ir tā, jā, bet... nevajag, ja mums paiet garām. Mums vajag... Labi, ok, tev Genādijs ir foršs čalis, viņš tev tur dzīvo ziedonītī, lai viņš guļ un silts ir ārā, bet mums nevajadzētu paiet garām nevienam cilvēkam. Bija viens gadījums, kas bija meitenes, bija Bauskā. Mēs minējāmies velosipēdiem. Tu biji malā tā kā, grāvi. Ko tu Bauskā darīji? Tur bija Līgo dzīvo. Tieši pie Lietuvas. Mēs, ka minamies uz Lietuvu, un tu sānā grāvja, es ka minos, tagad es skatos tālumā, tās smuks kāds un domāju, beigšu no grāvja, tā kā pieceļās, sieviete, tā sānis. Es tā sabīšos, apstājos. Viņa beigās savas tā Liepiņas kundze, bet nesaistīta man. Viņa tagad bieži buhā un tur vārtā samlīdzīgi. Es sabīšos, kas viņai, tad nē, tad bieži buhā un tur guļ tamlīdzīgi, viņam ko pajautāju. Nē, es čučošu tālāk. Mēs mīsimies tālāk. Un nedēļu vēlāk viņa gulēja tā kā līdzīgā vietā, bet bija šī tuvāk pļaus vidū. Un tas saimnieks, kam tas lauks pieder, viņš jau kombaini, viņi iesūc iekšā un izsūc Portugāla laukā. Un bija tā kā Delfos. Man jau atsūt meiteni, tad, šī tā Liepiņas kundze sauc, bļai, tagad, tik šausmīgi nav, ka tev iesūc kombainā iekšā. Tagad, bet, vismaz nebija tajā dienā, ja būtu tajā dienā, man būtu tāds, bļai, tagad es būtu moškiņ aizvilcis. Jā, Liepiņas kundzei, lai viņa. Zin kā, man tēvs stāstīja vienu labu stāstu par, Cēsīs agrāk bija daudz čigānu. Bija tur Klēnu klans un vēl kaut kas lielākais un čigānu klans un
gāja maz bērniņš pa ielu. Viņam, zin kā vecāks sabiedrīši, čigāns tev paņems, aizvedīs kaut kur tur, kaut ko tu, ja tu darīsi sliktas lietas. Un tagad meitiņa iebraukusi ar velospēdu kaut kur grāvī, un čigāns nāk, es tev palīdzēšu. Un tā meitene ir visiņa iestājas. Insults vienkārši. Tāpēc, kā mamma stāstīja, ka čigāns noteikti aizdīs kaut kur. Tev nozags un pārdos. Pārdos orgānus un nodos verdzībā. Jā, tas ir patiesībā. Zin kā, tas ir atkal stāsts par to, ko tu saki, Liepiņ, ka vārdam ir baigais spēks. Es tā teicu? Jā, tu tā teici, sākumā jau, kad tā kā... Jā. Laikam tā ir. Jā. Tu atsaucies uz Kuldīgu, atsaucies uz... Kuldīgi bija daudz čigām, bet viņi pazuduši. Jā, Cezīs arī pazuduši. Nezinu, kur viņi aizbraukuši. Mums bija laika, es gāju šahā, kas bija mazāks. Es gāju no šaha pie mammas atpakaļ, bija jāiet caur čigānu parku, kas saucās. Tas bija ļoti bailīgi. Es biežāk gāju pa 2 čomiem, vai kādiem dažiem čomiem. Un kāds bija pamēr mazāks, viņam piesējās. Es taucu, blīn, cik stulbi to piesējās. Man diemžēl jādodas tālāk. Tu kaujies tiem 5. Un ka man piesējās. Džek, palīdziet man viņa tā. Nē. Viņi tur visi čiloja tajā parkā, tas bija viņa tāds. Jā, viņi tagad sēdētie spotā, un ģipa nākot čalīši, un nezinu, ko ēd vai dzēr kaut ko, un tad, iedod kolu. Fuck. Jā, vienkārši ielikt kameras parkos bija vislabākā ideja, uzreiz vairs neliekas. Skečī kaut kādā ziedoņdārzā vai kur. Jā, viņi pēc piezūmē tos nabaga jaunieši, kas jau bongu pīpēja 2 naktī. Jā, es redzēju kaut video kaut kādī šo kokaīnu lietu, var redzēt, ka viņi izņem ārā no poketa visu tur, un pēc tam jau atbrauc menti, visu saliek. Viņi tād, ko? Mēs neko, viņi tād, kur redzēt, kas tur bija Delfos, ka pienāca, ka policija filmē, viņi piegāja pie kādam jauniešam, bija tikai 1000 ziedoņdārs, viņi vien paši sēdēja jaunieši. Viņi tād, jūs laikam zāli pīpējat, un tad, nē, tu sēdi tumšā parkā, tas, nē, mēs neesmu pārliecināti, mēs sēdējam. Tad, jā, tiešām, tā kā paņem prēdz savu telefonā kameru, viņi tā kā pietuvina kaut no 650 metriem, caur naktis to izšķirt spēju, vienkārši, ka tu reizi, kā viņš izņem bongu, ieliek zāli pīpēm, tad, brējums tā viņi bongu izņēma. Viņi izņēma bongu un pīpēja. Jā, tas jau bišķi. Bet, galīgā tumsā, liekas, ja mēs pīpētu laukā, vienkārši no 40 mājas tālāk kāds pietuņš kārs. No ielas mūs nofāja. Jā, viņi pat neplījās citiem klāt, vienkārši viņi beigās tad, labi, jūs vinējāt tagad, jūs mūs noķer. Man bija dīvaina sajūta, ka, bijām pagājuši gadu Jāņos, vienmēr vasarā kaut kad nav būtiski, uz vienu skatoni, kurš ir slēgts. Vienkārši slēgts, kā tāds, jo tur ir kaut kāda laikam bīstamība, viņš kaut ko atjaunots vai vēl kaut ko. Es domāju, pofiks pārkāp pāri, uzkāp augšā. Uzkāp augšā. Superīgs saulēkts ir, kad saule lec un viss forši. Un tāda balss fonā. Tā, es ļoti atvainojos. Kāpēc jūs esat uz šī skatu? Jā, tur kaut kāds tas monitorings. Un mēs neesam vienīgais, protams, kurš grib noķert kaifiņu mazo no rīta. Tad man nav ko baigi slēpt dzīvē. Tā, pēc idejas. Bet man dažreiz paliek bail par to, kā mūs monitorē un kā izsako. Jā. Man tā kaut kā tā nopietni. Vai, jā, bet no otras puses, ko? Huļ netaisi. Vienā brīdī ir tik daudz informācijas jāmonitorē, ka ir grūti pat viņiem kaut kā noteikt. Jo, beigās jau vajag kādu cilvēku to izvērtē, bet tik daudz informācijas, ka tā informācija paliek tāda stulba un tagad atgriežas atkal varbūt tas hauss kaut kāds. Bet tu zini, tie big data, kas ir lielie dati, ka viņi taisa, es brīžiem sāku baigi uztraukties par to, kā mana dzīve tiek monitorēta. Bet no otras puses, kamēr tu netaisi... Viņam vienmēr jāinterpretē tie dati un ko tev paši pa sevi. Zini kā, bet es pieļauju to, ka kaut kādā brīdī, e-pasts jau vien ir jau tagad juridiski apliecinošs, ka tu vari, vai WhatsApps, kurš vispār, jau ir jau kļūst par, izglītības stūrakmeni vai vispār, vai dzīves stūrakmeni, ka tur var visu sarakstu interpretēt kā absolūti juridiski leģitīmu. Tā kaut kā. Es vadīju vienu konferenci, un tur bija viens vīrs ap 80, sociāla antropologs. Viņš bija tāds guru, kāds Amerikas, Yales universitātes, manuprāt. Un viņš uzkāpa uz skatuves, viņam bija 2 lietas, ko viņam vajadzēja pateikt visai sabiedrībai. Bija samaksājuši nereālo piķi, un tagad es iegūšu dzīves zināšanu, man būs tagad erekcija nepārtraukta un vispārējais. Viņš 2 lietas pateica, kāpēc cilvēkiem ir ļoti bail
uzstāties publiski. Nu, tikai tāpēc, ka viņš ir tikai viens iemesls. Viņš baidās būt izstumts no bara. Nu, no sērijas. Tā, ka viņi runā tā, tie skatītāji, ja kaut ko... Nē, viņi, ka vienalga, vai tu aizstāvētu bakalauru vai whatever, ko tu darītu, ja tu uzstājies pret publiku, tad kāpēc tev ir bail? Tāpēc, ka tu baidies būs izstums no bara. Nezinu. 13. gadsimtā es pieļauju, ka tev izstum no bara, tev apēd vilki mežā, nu tur nosāls tev vēl kaut ko no ciemu vai vēl kaut ko. Nē, Borciņā šovā. Tu kuldīgā nevar dzīvot. Jā, tieši tā, jā. Tev kancels vēl kuldīgs, jā. Jā, viss cauri tev. Patiesībā iemetu Ventas upē un viss cauri. Jā, tas ir Rūbālā. Jā, Ventspilsēs. Beidzies studijas savus nahuj izvarotājus pie mums. Mums nevajag viņus. Mums arī nepatīk. Un otrs, ko viņš teica, varat nosaukt 3 top profesijas kā tādas, kas pastāvēs pasaulē. Nu, viss tur kaut ko tur. Ziniet, kas bija viņa prāt top profesija? Stāstnieks. Jā. Ja podkāsts. Pilnīgi noteikti. Mēs podkāsteri, prostitūts, Yes. viss tā kā atgriezies, viss svarīgākais. Bet stāstniekam bija baigi daudz visādi, kā lai to saka, noteikumi, lai tu būtu stāstnieks. Tev ir pirmkārt jābūt labam tembram, labai dikcijai, labam intonācijai, labam uzsvaram, labām zināšanām par literatūru kā tādu un vispār, ka tu varētu jebkuru dzīves situāciju improvizators, patiesībā, kā es pievilku. Otra profesija, kas būs vajadzīga, būs učuks. Un učuks nevis tādā ziņā, ka viņš iet un stāsta klasē, bet učuks, kurš iemāca tevi mācīties. Nu tā. Tas iedod tev to sajūtu, ka tev katru dienu jāmācās. Ir katru dienu kaut kāds darbiņš jādara, visu laiku kaut kas jādara, lai tu kaut ko. Un trešā ir, lai eticēsiet. Un tur mēs tur kaut kādas policijas, militāra personas, protams, un trešais ir spāmeistars. Spāmeistars. Jā, ja tev tu vēlas, lai tev kāds pieskars, ka tev paliek pēc Covid laika tev mazāk kāds vientoši vai tam līdzīgi. Un ja mēs tā padomājam, visi 3 ir cilvēku profesijas. Nu, ja tā padomā. Un tas ir tāds, kas ir touch un kas ir tās sajūtas, ko mēs cilvēcīgi dalām viens otru. Nu, tā, tas nav izrakt grāvi, sameistarot māju, kas arī būs svarīgi uzbūvēt tiltu vai vēl kaut ko, bet pamatā visi ir cilvēku profesijas. Tas būs pašas svarīgākās. Vienīgais, kam es laikam nepiekadīšu šim kungam, ir tas, ka tev vajag labu dikciju un labu tonu. Jo tas, ja tev pa daudz labu dikciju un labs tonis, es kaut kādas ziņas skatos tāds vienkārši, un kaut kādu sievieti vienkārši stāsta, ka viņi iemācījusies gadu laikā, kā teikt, bet neviens tā dzīvē neizklausās. Es to neuzticos, jo neviens tā dzīvē neizklausās. Ok, piekrīt. Vai tā, vai bišķīt šļupst, bišķīt tāds... Bišķi, ko sajauc. Liepiņ, tagad tu noraksti savus trūkums. Nē, bet tev ir krūta, tevi neviens nesajauks, ne ar ko. Jā, ka tev. Tas nav ķipā, viņš kā viens no mums ir. Ir tāds, šodien mēs apskatījām 2.15. cānu, tam mēs tā ķipā. Kur tas čals bija BBC vai CNN, neatceros. Bet tevi nevar sajaukt. Un tas ir baigi forši, ka mums ir savs tas individuālais piedūriens, bet tam tāpat ir jābūt... mēs kaut kādos stereotipos tāpat dzīvojam, pēc idejas. Un sabiedrībā tas arī ir svarīgi, ka tev vakar pasciņi izstāsta, ka vakar pasaciņi. Punkts. Liepiņ, tu izstāstīt vakar pasciņu laikam bērnu. Kas tas tāds Liepiņš bija? Ko viņš darīja? Tiem, bēbiem, bet tādiem vidējiem cilvēkiem. Tagad, teiksim, Ļeņins. Viņam bija slikts, kā to sauc. Viņam bija tā kā runas traucējumi. Viņš pateica, man patīk tas, jo es izklausos kā vidējais zemnieks. Viņš īstenībā nebija zemnieks, bet tas bija viņam kā pluss. Tāpēc Staļins viņš izklausījās tāds, viņam bija tāds akcents un jocīgi. Jā, viņš bija ļoti neglīts, un viņš vispār bija... Viņš bija jaunībā ļoti, ka viņam bija tie māti. Bet tā ir viena bilde, īstenībā viņam visur bija bakas, viņš bija ļoti neglīts. Staļins, jā? Jā, viņš bija tāds īsts neglīts. Ar daudz rētām uz sejas. Labāk viņš būtu palicis kā vīnu taisīt. Viņam patīk vīnu taisīt. Bet tādi, kas ļoti iemācījās kaut ko Hillary Clinton, viņi tāda pa daudz, vienkārši, viņi politiķi. Jā, bet to jau arī cilvēki jūt, tas pat nav labi, jo tas jau ir fake, vai ne, kamēr Trumps, kā viņš runā, tas tā kā cilvēki. Jā, viņš runā tik vienkārši, ka visi saprat, ko viņš saka. Bet viņam droši vien aizvien ir patīkams tembrs, tādā garā viņš varbūt to nepiedomā, bet tā kā... jā. Viņam ir kaut kāda objektīva diezgan lietas, ko cilvēki. Viņš izklausās kā tavs čoms, kas ir ļoti smieklīgs. Viss, ko viņš saka, labi, tas tā gluži nav, bet tā, ka Meksikā nahuj man nogalinās.
Bet, nu, bļā, viņš tagad... Viņš labi pārspīlē. Viņš ļoti labi pārspīlē. Bet tas ir... Biju Andris Biedriņš spēlē NBA, biju Golden State'ā, un tur tas čalis, kas mums uzraudzīja, viņš teica, ka tas spēlētājs īsti nevar ar jums runāt, jo viņam ir falsets mazliet. Kas ir falsets? Es tā runāju tā kaut kā, man šitā te, jā, man... Tikai Jānis Krīmāns, bet viņš ir populārākais raidījumvadītājs. Un tā kaut kā, un viņš uzreiz piedomā tā, jo, redz, tas basketbolists, kurš vai tas spēlētājs, viņš labi, viņam ir labs, tur. LeBron James, piemēram, tembrs ir pārdots 50 miljoniem. Viņš tās ļoti nedabīgs. Viņam nav daudz tādu oķi, bet es mīlu, kā viņš intervijās. Viņš tās ļoti tās, to, ko man ķīnieši saka pateikt, to es pateikšu šādā jaukā tā, lai neviens neapvainojās. Man līguma viss paliek vietās un būs viss kārtībā. Lebrons visu laiku mēģina kaut ko pierādīt. Viņš mēģina pierādīt, ka viņš lasa grāmatas. Viņam kaut kāds smieklīgs te video, jā, viņš tāds, tu lasi to grāmatu, kas tur notiek? Jā, es tikko sāku, var redzēt, ka viņš nav vēl sācis. Viņš lasīja tieši tas Malcolm X, tas bija tā kā mēlēdēns tiesību cīnītājs. Viņš tā kā intervijā sēdēja, kad tu iesācis pusē, viņš nolaik speciāli malā. Un tas, kā tev šī grāmata patīk, tā ļoti zināma. Es paskatos, sen lasīju. Viņš kā bija tā mīļākā vieta, viņš tāds, man patīk, visas vietas. Bet kā tieši, tas, ko viņš saka, vajag par sevi pastāvēt. Viņam bija labs moments ar amerikāņu futbolu. Viņš kaut ko savā Instagram laivā, viņš tāds, man patīk amerikāņu futbols, riktīgi. Man mīļākie spēlētāji un izstāsta, ka viņš ko lasa. Un viņš saka, tas spēlētājs. Pēc tam kāds atrada internetā sarakstu, top 10 players, 1, 2, viņš viss pēc kā. Viņš visu laiku tā kā melo, viņam kaunas teikt tāds, ja godīgi, es nezinu, no šim, mēs esam diezgan aizņemts. Viņš cilvēkiem viņš tāpat patikt, bet viņam liekas, ka viņam kaut ko vajag. Man ļoti patika, kā NBA attīstās. Tīri no tāda viedokļa, kā spēlētājs tu audz kā tu apaudz, tas būtu pareizāks. Vai, piemēram, Kerijs, tad, kad es biju pie Biedriņa, Kerijs bija, pilnīgs rūkīs. Viņš pateicās Biedriņam par to, ka viņš viņu tā kā ievilka tajā sistēmā un palīdzēja un vispār iejoties. Un tagad... Biedriņš viņu draudzējās? Jā, viņi bija, viņš tā kā lai saka. Viņš pat gāja, ka viņa maikā uz kaut vienu plēsu. Jā, un tad bija Biedriņam bija dzimene, un tad Kerijs gāja viņa maikā. Viņš jau bija zvaigzne jau. Jā. Bet ko viņš pareizi pateica, ka es tagad teju pa tām kāpnēm un apaugu. Un tu saproti to, ka viņš iet ar 4 cilvēkiem. Kopā, visu laiku. Viens ir miesasargs, viens ir cilvēks, kurš atbild par viņu Instagram kontu, viens cilvēks, kas atbild par iespējams kaut kādu viņu, nezinu, mentālo veselību, nosauksim to tā, un vēl viens cilvēks, kurš vienkārši viņam draivo visu laiku, kaut kādas loģistikas funkcijas. Tu atnāc čalis kā pilnīgs un pilnīgi viens. Hello, es te esmu ar kaut kādu 1,5 miljonu līgumu. Pēc tam tev ir 80 miljonu vai 120 miljonu līgums, un tad tev ir tu sāc apaugt ar tiem, kas atbild par tiem, kā Lebronam Jamesam šajā gadījumā, kā jūs teicāt, tas konts ir tāds. Bet, vismaz, ja tu esi basketbolos, teiksim, tu pat daudz to visu doķi, bet tos labākais, bet sāc spēlēt, un tu neesi tik labs tās, īsumā, tā kā es jūtu, man pat daudz man šobu piebalso, bet tu esi, teiksim, Kaņa, vai es tiks mūziķis, visu doķi tos ģēnijas, visu, ko saka zēbīs, bet tos dziesmas zēbīs, un tad tos vienkārši palaid dziesmas, un saka, visu tad, bet īsumā to nav taisnība, tev tā kā vieglāk, tev ievēl, ka tu vienkārši klausi 10 fujikiem, kam tu maksā viņiem algu par to, lai viņi saka, bet tos ģēnijas. Bet man viss apkārt saka, ka man viss labi sāk. Ja kāpēc cilvēki nepatīk šie dziesmi? Tu nevari tagad basketbolā, tas vienkārši tev viss bloķē. Bet kā mūziķim, vai māksliniekam bija smāk, tu vienkārši akli seko līdzi saviem fujekiem. Sportā vispār ne tikai, arī mūzikā tev jau vairs nav vērtība, kā, sportā parasti statistika ir, tu iemet tik un tu izdarīji to un to. Nē. Stop. Tagad tev ir stāsts par to, ka tu esi varbūt foršs basketbolists vai vēl kaut kā, bet tev jau vairs nerēķina kā spēlētāja, bet kā personības vērtību. Vai tev var pārdot matraču reklāmu vai vēl kaut kā. Jautājums, cik tu esi vērts pēc idejas.
Cik tu samet ikdienā, tas ir forši, viss ir kārtībā, bet pamatā, cik tu esi vērts dēļ saviem sociālajiem tīkliem, dēļ savas kaut kādas tās... Īpašam klubam, tagad, teiksim, jūtas laiki ņem, vēsturi, viņi ļoti tagad mormoņu valsts, fuļš tāds, ka to visu tagad, baltie, blondie, viņiem tagad labākos baltos spēlētājs, tagad 50-50, tagad Jason Tatum, kas tās melnas, ļoti labs, kā Kobijs, un Kobijs ir labs baltais, mēs ņemsim, jo mums visi fani izstāst kā viņš, kā viņa dēls, tikai lielāks, ņemam, ķipa viņu tagad. Tad viņš ir vai teikt, kādā Atlantā, tev būs drīzāk iespēja spēlēt kāds melnais, jo tev visi fani melnē, tagad tev beigā nozīme, ka tev... Zoviem bostonēšiem patīk sporziņas. Man liekas, viņiem jau patīk. Jā, tā ir tomēr tāda ķelta, jā. Bet man LeBron James stāsts beidzās ar Clevelandu, kā tāds, pēc definīcijas. Ar visiem tiem klipiem, ar visu to, ka mēs tagad visu, cauri... Man var pieciet tagad kāds rasismu kaut kā, es nezinu vēl kaut kā, bet tas bija tā, čaļi, kāpēc? Ka mēs kaut ko akcentējam tagad. Tā. Viņš aizgāja uz Clevelandu atpakaļ, vai? Jā. Clevelandā, ka viņam bija tas klips vēl slavenais, kur viņi gāja uz to stadionu. Ka viņš aizgāja uz Miami? Nē. Uz Clevelandu atpakaļ? Jā. Bet liekas, tajā laikā Cleveland bija tāda vidēja komanda, viņš viņiem tieši izcīnīja titulu. Nē, Lepini nav stāsts par basketbolu, stāsts ir par sociālu aktīvismu, jā, ka viņš, ka viņam bija tas stāsts par to, kad, Kāpēc viņš vēlēs vinēt titulu savai komandai, kas viņu Jā, viņš ļoti gribēja, bet bija stāsts par to, ka pamatā jau bija stāsts, saputrojos, un tagad grib būt polikorekts. Droši vien grib komentēt to kaut kādu slinko politisko aktīvismu, ko Lebrons... Nē, stāsts ir par to, ka viņš ļoti pavilka līdz... Ja mēs izāģēsim to, šis nav laivā. Jā, kad tas bija klips tāds, kad melniem vai močiem visu. Bļaļ. Viņš tā pateica? Negluži, bet tas klips bija vērsts uz to, ka es tā saskatīju to, ka tas bija tas laiks vēl arī, kad Amerikā bija krīze, tādā nosacīta krīze par Ir īpašā pilsētā, jo Cleveland ir viena no nabadzīgākajām pilsētām. Tev atnāk viens glābējs, ka tev pūs no ekonomikas, atkarīgi no LeBron James, viņš atnāk atpakaļ. To visu Ford rūpnīcu atkal atvērst vaļā, viņam šo visu kārtībā, man censi darbs. Nāka loglis iegūs, jā. Jā, viss būs atkal kārtībā. Bet tas ir, jā, mēs baigi, sports un politika ir ļoti, biznes arī kā tāds ir. Man ļoti patika, Lionels Messi reiz teica, ka mēs aizbraucam ar Barcelonu uz Ķīnu uzspēlēt bumbu, 2 spēles, bet kāpēc? Kāda jēga? Kāda jēga Ķīnā spēlēt bumbu? Jā, cik liela ķīnieši ietekmē NBA. Ja tev tikpat daudz, kas skatās ASV vai pat vairāk skatās Ķīnā. Un tev tā kāds uzlākos Taivānas apausās. Nē. Mēs zaudēsim 600 miljonus. Ja tu vilksi savus klubās bols, uzvelc jebkādas cits. Jā, tas, ko arī pārmet Lebronam, ka viņš tā par tā Amerikas lietām, bet Ķīnā, ka tur ir kaut kāds genocīds, viņš tāds, mēs nevaram par to runāt. Viņš nav drosmīgs īstenībā, viņš izlaižās tāds. Pits jau nosaka ļoti, Pits nosaka visu patiesību. Tas ir bēdīgi, jo viena lieta, teiksim, ja tev nav naudas, un tev ķīniešu sponsors un kā dzīvo, tu tāds, labi, stulbi, viņam piekārtojas, bet, man jāsmaksā par bērnu skolu. Es teikšu, ka Ķīna laba valsts un līdzīgi. Ja tu nopelnījis 1 miljardu, tad tu vari pateikt, tev pēdējā gadā nav teikt, īstenībā, tie ķīnieši dīvaini uzvedās. Ja tad, bet viņš nav uz dēļ, ka man nevajag neko teikt. Cik tev vajag mīlēt, lai tu beidzot teikt, ko tu tiešām domā? Jā, bet Lepiņi, kur ir tā robeža? 1 miljards. Tieši 1 miljards. Ja tev 1 miljards kontā, tev pietiek, tev un taviem stulbiem mazbērniem jābūt vismaz 200 miljoni. Tev šis nevajag tagad planīties citiem. Man ļoti patīk viens investīcija portāls bija stāsts par, kur investēt naudu. Un tur bija saicināti dažādi cilvēki. Viens basketbolists, viens vēl kaut kas. Un basketbolists, kur es zinu, kuram līgums ir par 56 miljoniem. Manuprāt, viņš kaut kādā brīdī, 25. minūtē, pateica, jūs visi dirst, bet ko jūs tas priedalēt? Es tāpat to naudu nevaru iztērēt līdz mūžu beigām. Jūs piepisāties. Jā. Bet 1 miljards, ja? Lepiņ. Šīs ir 7-0 vai cik ir 0 miljardā. Ja tu saskars 7-0, tad tev, tu nevari tagad,
Es paņēmu pa daudz mājas. Miljardāri 9-0. Nu, labi. Ko darīt tu piķi? Būtu 1 miljards. Jā. Es nopirktu... Mikseri varam upgradeot. Elviju Maksimu pārsaukt pie Liepiņš un Liepiņš. Liepiņš un partneri. Kuldīgi būtu Latvijas galvaspilsēta. Kuldīgi viņš milzīgi statujas. Okay. Es esmu 6-paku. Viņam 6-paku. Jā, viņam 6-paku. Dzīvoja Kāls Liepiņš. Aiziet. Bet tas pa daudz ir tagad. Jo 1 miljons. Un 1 miljards, tagad 1000 miljonu, 1 miljards. Okay. Tev tik daudz nevajag tagad. Varbūt VIPā vajag palielināt likmes stipri, un arī daudz grūtāks jautājums, ka no visas pasaules savrāts ģēnija. Nē, man VIPiņā nāk cilvēki, kas nāk pēc piķa. Reāli. Jā. Cik tur var maksimāli, cik tur bija? 3000 izcelt, bet tas nav stāsts par to, stāsts par attieksmi, par to, ka tu atnāc un domu, bet ir, kas nāk, uzreiz var pateikt. Jā. Nekļūtīgi pateikt. Nopietnāk seja kaut kā. Un man ļoti patīk to, ka tādu cilvēku paliek arvien mazāk. Pamatā nāk to, kad forši paņemt labi pavadīt laiku. Un tu nav kāds mēģinājis šmaukties telefonā? Jā, kaut kāds tur varbūt pasaka, es tev iedošu pusi. Ai, tu vādu vai uģi? Es jau skatos gadam ilgi, ja kas pakas pie matiem. Kā sauc to džeku, kurš vada to Krievijā, to poļu ģestu, to ar ūsām? Solovjos. Solovjos. Ok, labi, viss. Pie viņa nāk ar kaut kādām gurķu burkām, ar visu kaut ko nāk. Es domāju, bāc, kad pie manis 14 sezonās atnāks kāds pie manis ar kaut ko foršu? Nav bijis neviens? Nevienreiz piekuļot. Divas reizes. Vienreiz ar gurķu burku, kas man ļoti patika, un es tā kā pieņēmu šo kukulu un arī viņu eksponēju, kad tas man ir saņemts, un otrs bija no sirds, kur 3 dakteri satikās brāļi. Viens no Daugavpils, viens no Rīgas, viens no iespējams Valmieras. Super. Čaļi satikās, 3 brečkas satikās, 3 dakteri. Labi pavadīja laiku, un vecākais man uzdāvināja savu gleznu. Kluso dabu. Pats zīmējis un tā. Bet nekas cits nē. Man neviens nav nācis ar piķi. Viņš vienkārši uzdāvināja vai tādu, es tev uzdāvināju? Nē, viņš publiski man pateica. Tā glezna, man ļoti patīk māksla, vispār vizuālā māksla, un tā glezna ir ļoti forša. Ko nozīmē forša? Fuck. Viņa ir ar sirdi taisīta. Un man tas patīk, bet tā, kad nāk tur kaut ko... Nē. Aploks. Nāciet ar aploku. Es varētu... Zin kā ir, bet... Es nāku savu mēdu gan jau. Gan jau, jā. Tu nākt ar savu mēdu, tad es būtu vājš, jā. Man būtu beidzās mēdus. Mēs visiem viesiem dodam, man čoms audzē bīts Madonā. Okay. Kā es tā kā labāks mēdus līmenis, kā lapu tekstēšanas vai kaut kas tāds? Nē, es izgāju, man biškopība ir mans vairāk diršanas process nekā darīšanas process, bet es gāju kursu. Ļoti gribās, nenormāli. Jā. Jo... Es mēģinu savu māmu laukos pieņems. Paņem divus strops. 2 stropiņus, jā. Viņš man kodīs, kā viņš nekodīs. Un atnāk saimnieks, viņš teicībā, viņš ļoti maz, viņš mīļas, jauks. Viņš nekodīs. Paņem savu īpašu, līdz savas bīstas, cik nāk vēlēs. Es nelikšu nāk kuldīgā pilsās vidū bītas kaut kāds. Tas ir forši. Jo, zin kā ir, man bija tā, kad... Kaimiņos bija bites. Čals bija vienkārši atvedis 10 saimes kaut kāds, bet kaut kādu kilometru tālumā. Un tās bites, tev var patikt vai nepatikt. Tev var būt kaut kādu... Viņas to visu to areālu kaut kādu padara, tādu vitālu. Nosauksim to tā. Pusām visām bitēm tagad savas personības, jo, teiksim, es ņemu tagad katru gadu, ko viņam bites uztais, to mani tos paņem. Un, teiksim, šajā pēdējā bija labāks mēdus, jo tās bites bija visas tā kā ļoti mīļas, un viņas nekad nekod, un tam līdzīgi viņas taisīja ļoti labu medu, bet viņas bija tik mīļas un jauks, ka, teiksim, viņam lido labs un iekšā, viņas tāds, ok, ķipa nāc, labs vienkārši, ka gali nos bītes, zog medu, tagad viņš to savu, ķipa nākamajā tas pielikšu, ka
10% dusmīgās bītas, ka tu tagad, tagad savu video spēlē pilsētā. Tagad ir tikai cits šķirne vai tiešām kaut kāds... Nē, tagad, teiksim, cilvēkiem tev ir 10% sociopāti. Tev ir kaut kāds ciemats. Ja tev nav sociopāti, vienkārši kaut ko ielaužos, moš mēs sadzīvosim, ka mūs okupē tas. Nē, tu nevari sadzīvot. Tev vajag kaut kāds psihologs, kas vienkārši nogalī viņus, nogalī viņam zīdaņus, liek mums miet. Tagad tev laikam jāplāno, kā dabūt to ideālo balansu, jo šis bija, viņam bija ļoti labs mēdz, bet bija uz pusi mazāk, jo viņam daudz ko nozag un tagad apkaut. Nē, man liekas, ka bites, nevis man liekas, bet es pārliecināts, ka bites vispār ir kaut kas ciplanētieši, kaut kāds projekts, kaut kāds, kas ir iesūtīts, kas taisa mums kaut kādu baigu enerģiju. Bet tāpat laikā mēs saprotam, ka bites vairs bez cilvēku palīdzības vairs nevar izdzīvot dabā. Tos lauks smīdzina, tas baigi. Nē, bet arī nav dobumu, nav vēl viss kaut kas tur, un ērts ir. Tā, kas nogalina. Ērts nogalina? Jā, ir bijuši ērts, kas nogalina, kas ir invazīvs produkts, kas nav bijis vēl pirms gadiem 100, piemēram. Jā. Bet kas tagad ir, un viņš ir klātsošs, un mēs no viņa vaļā netiekam, un viņa tur ir, un ja mēs par to nerūpējamies, tad tāpēc jau mēs, kā nodokļu maksātāji, maksājam par katru stropu kaut kādus 11 eiro. Esmu gadās par bitēm maksāt. Jā, kāpēc ne? Jā, super, man ļoti patīk, jā. Otrs ir, ko vajag katram mājās pielikt, vajag vienu putnu būrīti pielikt mājās, jo es savā kursā, kas ir par augļu kopību, cik mums minūtes vēl ir laiks, ja? Jā, cik vēlēs. Okay. Un tur bija viens ornitologs teica, joks iekļaušu šito savā kursā, kas super lietu par nometniekiem. Nometnieki ir mazie putniņi, čiriki, kas dzīvo tur. Un viņi, ja tu uzsit borīti pie savu mājas, nezinu, sienas, pie savu koka, vēl kaut ko, viņš notīra jebko. Viņš notīra visu, viņš nosterilizē, tā kā terpentīns mākslā, pilnīgi noteikti. Man ļoti patīk tā schēma, ka daba, tīra dabu. Jā. Ne, tas ir atgriežas sev attīra, jā, viņu sev attīra. Tu kaut kāds, teiksim, vilkus ielaid, kaut Amerikai plaginē šomus daudz kaut plēsē, vienkārši ielaid vilkus, tu vilku apēd, te vilku neko citu baigi nē, tas mums tā kā balansējās. Kas tur, kur Ķīnā, man liekas, tieši bites nobunā vai kaut ko tādu, un dēļ tā sākās tā lielā... Man liekas, strauzdz vai kaut tādu. Strauzdz, jā, vai kaut tādu, ka pēc tam... Zvirbuļs, jā. Tur bija stāsts par to, kad toreiz Ķīnas diktators stāstīja par to, ka katrs zvirbulis apēd vienu graudu kviešu. Zvirbulis nevar apēst kviesi, viņš pa lielu tā barība ir. Un tad viņi taisīja tā, kā zvirbulis nevar noturēties gaisā vairāk kā 45 sekundes. Un viņi taisīja, Ķīnā bija tās dienas, ka viņi taisīja tos svētkus, ka visi taisīja kaut kādu troksni, un zvirbulis vienkārši, viņš saprot to, ka tā trokšņa dēļ viņš nevar apsēsties nekur, viņš vienkārši sirds tamponāda aizgāja, nokrita viss cauri. Es radās zvirbuļi apēd lielāko daļu, kaut kādas draņķības. Jā, viņš nedaudz apēd to labību, bet ļoti daudz apēd tos kukaiņus, kas ēd labību tikai. Tu būtu labs biologs. Tad, kad tev viens diktators ar sauģi, pamēģini šito tāds, 40 miljonu nomiru. Es biju vainīgs, es atvainojos, es tik daudz nezināju par viņiem. Labi, tā vairs nedaram. Čiriki nomira visi pēc kārtas, bet tu būtu labs biologs. Es zinu tikai par ķīniešu nāvēm. Jā, viņš vairāk vēsturnieks. Viens cilvēks pēc mums Ķīnas ciematā, tas, es nākamais jēs, tas, viņš 6 miljonu nomirs, karojot, tas, jā, un tas tā, kaut kā man ļoti patīk tā dabas simbioze, kā mēs dzīvojam viens ar otru. Mēs satiekamies, man ļoti patīk. Jā. Bet jau kā cilvēkam, kas zina, bija šī labāk, jo es esmu saskatījies, ka tur ir tas, kā to veco angli sauc, kas ceļo pa dabām un filmē. David Attenborough. Jā, ka viņš saka, mēs esam jau visu nokavējuši. Mēs esam tā kā visi izzaguši un paņēmuši, un mēs pat nespējam saglābt, kā bija manā jaunībā. Vai tik šausmīgi, vai mēs esam paspēt bīts izglābt. Tu jau palūk par nopietno jau tagad no rīta jau. Es domāju, ka nē. Mums, zin kā ir? Mums katram ir vajadzētu tā kā ielikt savu pirkstu dirsā un saprast to, ka varbūt nevajag tik daudz purkšķināt. Tādā gadījumā, ka mums vajag šķirot atkritumus sākot ar to, aizštopēt 2 vulkānus, kas nereāli. Kā viņš aizštopē? Nevar aizštopēt, jā. Otrs ir mazāk varbūt audzēt kviešus, bet vairāk audzēt mežus. Tas būtu tas stāsts. Mēs ļoti tendējamies uz
uz kaut kādu, kas nav nepareizi šajā gadījumā, uz tādu konvenciālo lauksaimniecību, ka mēs visu aparam. Visu. Spilts piemērs. Man čomam bija, viņš nopirka treknējos gados, 2006. gadā nopirka māju. Super. Zemgalē, blakus Dobelē netālu. Un klasika, absolūta. Piebraucamies ceļš, māja, super koki, viss kaut kāds mazais parks, viss fantastiski. Viņam vienā dienā atnāk un saka, paklau, čau, mēs tev te nolikām vienu čemodānu rīt mēs, rīt pamet viss, kas tev ir svarīgs, no sērijas. Tajā čemodānā nebija ne vairāk, ne mazāk kā 1 miljons, un viņam vienkārši vajadzēja attīrīt to teritoriju, pat nevajadzēja attīrīt, viņam vajadzēja vienkārši paņemt savas lietas, jo viņš nākamā dienā aizbrauc. Tās vietas nebija vairs nekas, no piebraucamajā vienkārši kombains kā gāja tā, tāda visu iztīrīja, lupat lēvros. Viņš paņēma to koferi? Viņš paņēma to koferi, jā, protams, jo viņš saprata to, ka viņam nav perspektīvas nekādas. Jā, tev vienkārši apbūvēt apkārt un tu mājas un tev ir rapsis, kurš ir izsēts un kad tu no rīta pamosties un tev mēlē ir stīvums no tā, kad viņš ir miglots un tev nedzīvo nekas tur, tu palaid to. Konvenciāla lauksaimniecība ir nežēlīga, bet to var saprast. Man viens kursbiedrs strādā uz kombaina, kurš sāk Meksikā. Viņi tā sāk kaut kādā, nezinu, laikam maijā. Viņš brauc uz kombaina. Kombains ir tāds ļoti, tāds tā kā izprovocēta versija. Pamatā viņš nospiež pogu un brauc vienkārši. Viņš brauc un pļauka viešus. Viņš brauc, un viņš pāriet Amerikā, Kanādas ziemeļos viņš nonāk, nopļauts kviešus, kaut kāds jau septembris, liek tos kombainus uz dzelzceļu, ved apakaļ, viņš otru aplatējas. Viņš saka, es neko Tur rostināt kaut kādu permakultūru? Jā, viņiem tur viss ir pakārtots tam, lai tev būtu GPS un kombains, un tu brauc. Tev nav vispār vairs nekā. Tu vairs pats neko nedari ar rokām, pēc definīcijas. Ja mums būs vairāk ekoloģisko lauksaimniecību, tad būs labāk. Kā būtu, ja mēs Latvijā, kā teiksim, citās valstīs, mums ir ļoti daudz meži, tā labi koki. Vairs nav. Tu viņus visu nahu izcēt, pārdod un uzsākt tagad Dubajā tādas smukas ēkas. Kā tev šāda ideja patīk? Zini, kā ir? Mēs lepiņi baigi, mēs izsērtot visu, mēs baigi nedabūsim Dubajā neko. Bet būtu tik smuka bilde, teiksim, tu aizvien sievu uz Daudzcelt, uz pēdējo tā kā skylines, bet vēl lielāks skylines, būs augstāks. Ūdens pīpa. Ka viņi skatās uz leju, uz citām šļuškām skylināks, jau tā kā vecais mazais skylines, kas vēl tā iet uzsēt. Tas būtu tagad daži postīsies. Man patīk tev doma. Zini, kā ir? Es norubīju visu, nafik, bet tu baigi tā kā neaizbrauksi. Liekas, ka tur ir cits biznes bišķīt kaut kādā jēgā. Kā jau es sākumā teicu, kad tu vari, es kā rakstu tos spriedumus, teiksim tā, kokiem, kurus vajag nozāģēt. Nozāģēt, bet tev ir jābūt plānam, ko tu liks vietā. Smuka Daudzcelt. Debeskrāpa. Varbūt dažreiz, jā. Vēl viens Svetbank. Jā, bet tad tev ir, man bija ļoti labs viens klients no Zviedrijas, manuprāt, vai no Norvēģijas, neatceros. Viņš saka, paklau, es tagad varētu paņemt tās divas koksnos, bet es esmu nopircis kaut kur Madonā tur 1 hektāru, bet tieši tam mērķim, lai kompensētu to savu iekšējo mieru, ka es te nozāģēju 2 kokus un tur iestādu 3 kokus no sērijas. Kaut kā tā. Varbūt jā, pareizs stāsts, bet tie koki jau nav vienlīdzīgi, teiksim, jo tā kā Amerikā viņi bija lielā sauķi, daudz pulkspodiem kokiem, bet mums tā kā lielāks daudzums koku nekā bija, bet viņi izzāģēja vecos kokus, kaut 5-gadīgos, un iestādi pirms 20 gadiem, bet tie koki daudz vājāk, nekā tagad. Nevajag izzāģēt visu un ielikt jaunas, nav tas pats. Tāda gluži nav, ka klimats mainās. Ja domājies,
tās, kas bieglas, kas bija 100-gadīgas, tagad šobrīd saskaita tos celmiņā, tos, kā skolēniem māca, tos ripuļus. Jā. Tad šobrīd ir jau, kad viņa jau 100 gados ir pieaugusi kā 120 gadīgi pirms gadiem 20. Respektīvi, tas klimats paliek siltāks, patīk, mums tas nepatīk, bet tas pieaug un augi to pašu paņem. Bet tas jau Latvijā, bet teiksim, kādā siltajā zemē, kā Brazīlijā, ja tu izēģēji tos Amazonas mežus, bet tie neatjaunojās. Nu, jā. Tie neatjaunojās pēc definīcijas. Bija liekas, ka tur kā zāģē viss nosunās obis, jo iestādē vietā, bet tās jā, tas jau nav, tur nomainās biomu, viss kaut kas tādā. Tik liels koks tās, un bija naudas paskā, kad 6 gadus vecs. Un vispār kaut kādiem, man senāk patīk kaut kāds šitie, anarcho primitīvs vai kas tāds, un viņi vienmēr literatūrā ļoti nodirš mežsaimnieks, viņi saka, viņam nepatīk tā meža stādīšana, vajag atstāt vecos mežus, kādi ir, visi tur izbojās, teik. Bet tas jau tā kā pieņemts likumu ir, ka Amazonas mūža meži neatjaunojās, viņiem ir jābūt cilvēks kaut kādai tā ietekmē, bet ko es gribētu to teikt, ka Latvijā ir fantastiski vitāla daba. Mēs neapzināmies to. Mēs pēc definīcijas neapzināmies. Iztēloties, atbrauc 4 cilvēki no Vācijas, no Alpiem. Bavārija. 4 čaļi. Viņiem ir, man liekas, ka viss, ko viņi dabā piedzīvojuši. Un tagad es domāju, brāc, ko ar viņiem iesākt? Kur viņus aizvest? Ko darīt ar viņiem? 2 dienas no Valmieras laivu brauciens līdz Ādažiem. Ok, labi. Ok, es viņus ielieku laivās, mēs nobraucam 2 dienas. Ok, tās bija 2 foršas dienas. Daba nāca palīgā, viss bija forši. Un tie čaļi, kuri dzīvo Bavārijā, Alpos, viņi stāsta par to, cik bijis ir kruta tās 2 naktis. Viņiem bijis telti, viss kaut kas. Līdz ar to tā dabas dažādības teiktu. Kaut kā tā. Vai tik daudz mēžu kā mums, tas nav tā kā, visiem tā kā. Pagaid, bet ok, čaļi, padomājiet, kura ir vēl galvaspilsēta? Jebkura pilsēta, pofiks. 30 minūtes vilcienā, un tu esi pilnīgi nekurienē. Tu vari staigāt pliks onanēt, un tev ir pilnīgi vienalga. Tu esi, kaut kādā tādā. Senšīgi, kad tu laidies lidmašīnu lejā Latvijā, tas tā kā visi zaiši un kaut 2 mazas ēkas. Palīgās oķi, bet tā ir kaut galvaspilsēta. Viņš to visu tā kā mešu, kaut dažas ēkas, bet kaut tādā citā valstī tā savu, ka viss tā kā paņems, tos atcelts ēkas un tad tas nav tā kā normāli, ka liekas, loģiski, ka to visu tā kā koku apkārt. Bet... Jā, tāpēc mums arī gaiss ir labs par Rīgu. Man, piemēram, tu vispār izcils gaiss tieši ar tikko no Rīgas, un tur jau mešs sākās tāpat tās purvs mešs. Vēl viens piemērs. Vadīja diskusiju Ziemeļvalsts ģimnāzijā par profesijas, kādām izvēlēm. Un bija viens publikā puisis, kurš 12. klasē mācās, viņš ir ķīnietis, uzvalkā, un viņš bija ļoti, jautājumus uzdodošs, viņam bija aktuāli visādas lietas. Un arī pēc tā visu notikumu viņš man tagad prasa, ko es nodarbojos, ko es daru, un tā. Un es, protams, pretjautājums, kāpēc tu esi šeit? Kāpēc? Kā es dzīvoju Imantā, sīrēju dzīvokli, man ir istabene, vecāku šeit atsūtīja, bet kādi 2 iemesli, tikai vienīgi 2 iemesli. 2. Nav konkurences un tīrāks gaiss. Punkts. Viss. Jā, viss. Pekinā tā vienkārši tur 2 cīgi paks. Jā. Tā arī ir, jā. Tas ir tāds, ka mēs varam ar to baigi priecāties un mēs varam normāli iešaut, atvērt logu un zināt to, kad ienāks labs gaiss. Zin kā, tas ir baigi banāli. The fuck? Baigi tā kā, visiem tā kā baigi paši. Mums ir tik ļoti daudz lietas pašsaprotams, ka, kaut kā... Moši mēs tik tālu tikām, tāpēc hokejā, basketbolā. Jā. Tikai nonšopā kāpājās. Daudz skābeklis galvā. Jā, tos laikā daudz skābeklis. Godas plays spēlē. Viņi vienkārši esmu tā kā izcils spēle, bet viņš visu laiku klepoja. Gāžot, man nav ko elpos. Es neteiktu līdzi kaut tam jauniem bukam no Latvijas. Jā, Džeka aizbrauc uz Ķīnu, tur karjeras norietā kaut ko klapodams. Tāpēc es labi spēlē gala tenis, vienkārši tā nav tik daudz jākustās. Vienkārši tā kā sita roku tēmē, bet tā nav tā kā jāizelšās no pūlēm. Patīk Lepinto teorija, ļoti labi. Tas izklausās loģiski. Gala tenisā es visvairāk vienmēr sasvīdis, nosvīdis. Jā, tā vajag spēlēt vājākiem, lai viņas vīsi. Jā, tie profiņi, viņi liekas, viņi kaut kā vienkārši kustina savu roku, tā kā viņi zina.
Mēs kaut kā skatījāmies, ka mēs 2 dienas buhājām, mēs skatījāmies kā šauķībā no savām kaut basketbola spēle, futbola spēle, beigās, kas vēl lietībā. Mēs iemetām YouTube ping-pong čempionātu. Tu biji tā kā vecais ķīniešu leģenda, kas bijis čempions 20 gadus, kaut Lebrons. Un tu biji jaunais, kas izaicina tā kā kaut kāds Jason Tatum vai kaut kas tāds, viņi vienādi talantīgi, bet tas vecais vienkārši, man vispār nav bail. Okay. Tev būs bail. Un tas vecais vienkārši vinējas, ko tā kā, tad ļoti viņš pat, tu knapi mākot gala tenis, bet tas vienkārši, tu zini, skatās acīs, kamēr otrs tur kaut kas. Jā, viņš tās vinēja punktus. Tas vienkārši aizsit autā, tāds, es sabijos. Tas vecais nesabijās un beigās, kad stabili vinēja. Tad tas pats, kas basketbolā vai futbolā, tas pats, ka visos kērlings, futbols vai gala tenis, tā visu vienādi. Jā, bet tāpat laikā tu skaties aizēju uz vietējā rajona sporta centru, un tur ir pieejams gala tenis, nespēlē baigi. Arī ārā galds, viņš stāv tur tāds sērīgs. Bet ārā galds ir vējš, tas nav. Jā, mums ir viņa laukā nespēlē tie īstie gala tenisisti. Tā gan, jā. Tā momenti tāda trauslē. Tas bārs bāmas, ka tev gala tenis galds, mēs kaut čomas, mēs spēlām skatām 5 eiro, es vai vēlamies 5, viņš vai uz 5. Mēs sākam spēlēt, mums ir gribam kaut kas čalis, kas šortos, maikā, viņš jūs spēlēs naudas, jā, mēs uz 5. Viņš vai esi nākamā uz 100. Nē, tu loģiski spēlē labāk. Kāpēc lai spēlētu 100? Tu man vinēsi 11-1. Viņš jau, moši tu vinēsi tāds. Nē, es nevinēju. Es esmu, cik tu esi piedzēries. Jā, es tagad pārlīju pēc 5 viskiem, vienkārši bokstu bumbu. Man iespēja nopelnīt. Es piedāvāšu 100 spēlēt. Jā. Vispār gribēju pajautāt pāris jautājumus par to pašu vipu, vai ne? Man ir dažreiz... Piemēram, vai ir bijis kāds kā, kaut kāds cilvēks, kas tev nepatīk, kas ir atnākuši, vai ne? Kad tu dažreiz liekas, ka kaut kas tev vairāk patīk, kaut kas vairāk nē. Kas ir bijis varbūt kāds sliktākā pieredze ar cilvēkiem? Tu zini, es esmu cilvēku mīlis, lai cik tas dīvaini neizklausītos, jo, kā viņi ir atnākuši, viņiem ir motivēti, viņi ir klātesoši, un man jārespektē katra personība. Un es to ļoti daru. Es to daru patiesībā arī dzīvē. Cik tas dīvaini neizklausītos. Man nav kaut kādas tur tādas, tā. Yeah. Ir, kā es teicu iepriekš, ka ir atnākuši cilvēki pēc piķa, atnācām nopelnīt tos 3000 eiro. Daži liekas tādi bišķi lielīgi, viņi tādi, es esmu atnācis uzvarēt, tā kā tādi. Jā, bet zin kā vajag saprast arī to, ka cilvēkiem, viņiem ir stresiņš bišķīt. Viņiem ir tāda televīzija, uzliek kaut kādu tādu... ka tu vairs neesi tas, un tu biežam skaties, es vairs nebiju tas, un tā. Jā. Bet tas ir normāli. Un, jā, bet podkāstā daži atnāk, viņi daudz, es nezinu, ko. Man ir uzdevums viņus bišķi tā kā, atbrīvot mazliet, nosauksim tā. Lai viņi, tā kā, dzīvē, un vai tas man izdodās? Nē. Un dažreiz komandas nāks, mēs nāksim otrais, jo tad mēs saprotam kaut kādu to pirmo kārtību, kāda tā bijusi tīri fiziski, televīzijas kārtība kāda bijusi. Bet pārējais jau, tas ir tās stiepjams ēdiens. Tu skatā situācijā tās, teiksim, ka man sentušos ļoti tāds, tā kā es pa dzīvi, viņš sēž tāds smaidīgs, viss ok, tad viņš pie stūra sēž, viņš kāds ka ielēm priekšā, tad viņš sāk bļaut, vai tev? Jā, es dažreiz, jā. Man ir, Mans stāsts ir par sievas māca apli. Zini, kas ir sievas māca aplis? Nezinu? Nezinu, kas ir sievas. Tas ir purčika aplis, jā? 3 joslas. Mācoties autoskolā tagad, man liekas, es esmu iespējams bijis. Ok. Tad tu uzdod savam instruktoram stāstu par to. Aizved man uz sievas māca apli. Tur ir 3 joslas. Tu nes gatavs. Redz, Romā ir 12, ap Triumfu arku ir 12 joslas, un visi brauc un dzied. Nav nekāda problēma. Pie mums nespēja sadalīt 3 joslas. Zievas man saplī. Ja tu brauc par ārējo joslu, tad tu brauc tikai tad, kad tu nākamajā izgriezīsies ārā. Bļaļ. Sūds patiesībā, bet tas kacina. Atbildot uz tavu jautājumu. Jā, brauc pa otro joslu, jo tu neizgriezīsies nākamajā, un viss, kaut kā sakārtojam to satiksmi. Liekas, daudziem bail vienkārši, ka viņi nevarēs. Jā, katrs baidās. Stāsts jau par laikam autoskolām, un stāsts arī par CSDD eksāmenu. Bet
Tāpēc jau tās 3 joslas ir domātas. Halo! Čaļi, meitenes. Un bieži vien pieauguši vīrieši, kas man pārsteidz. Visbiežāk īstenībā, ko man teica pasniedzējs, un kas īstenībā taisnība, ka tev vistulbākā vadītāja tiekam kaut kāds gads 10-15 tiesības, un teiksim, ka es tagad malas pa galveno ceļu, bet bija šī apstājas paskatās, vai no sāna jau nekās nenāk. Viņš pamana, ka tu piestājies, es līdīšu tavā vietā tās. Nu, bet zini, ka tā nav jālien. Tagad. Jā, tie kaut pārāk steidzīgi. Tie džeki vienmēr. Bet sievietēm atkal viņas pārāk kaut kā, viņas neskatās dažreiz. Sievietes kaut kā neskatās dažreiz. Un tas sanāk kaut stulba situācija. Vienkārši tāds, viņi nebrauks tā virsū, nebrauc virsū. Kamēr džeks tā tur līdīs cauri visur. Es kaut kā skatos uz to bišķi karmiski tā, ka, es jau neko nezaudēšu baigi. No sērijas. Bet... Man ir mīļāk vadītāji tie, kas saka, tu brauc pa ceļu, ko tu, teiksim, pa pilsās vidi, tu kāds pēkšņi kā apdzen, tas apdzen, piepiems tevs, un pirms tā paša krustojuma apstājās tās malās. Tad tik 4 metrus tālāk. Tu esi stilīgs. Jā, kad Bauskas šosei kaut nereāli riskē ar dzīvību un iebrauc nākamajā vietā vēl 100 mašīnas priekšā. Es būšu 5 sekundes ātrāk Rīgā tagad jau. Pa vīpiem man jautājums, Moška, jums jau tagad kāds laiks pagājis, bet es pamanīju, ka es skatījos, ka bija, jautājums, šis cilvēks, Raskolņikovs, bija izcils zinātnieks no šīs valsts, un tev, ja laba veida jautājums, šis izcilās cilvēks, viņš nekad nebūs no Krievijas, bet labi iespēja, ka viņš būs no Ukrainas, ka, tev nekad nebūs, kad loģiski, ka jūs tādi latviešā mēs neliksim, kaut kādus slavējošus jautājumus, viņiem, to es pamanīju, man liekas, ka Krievu uzvārds. Nē, es nebūšu Moškos tuvējās valsts vai Moškos nemanot kaut kas tāds ielikts. Liepiņš. Ja man teiks ar Āns uzvārdu, kas beidzās, tas ir latgalietis. Un viņš būs no Latgales. Ja viņš beigsies ar O beigsies, tas būs Ukrainas. Mēs nevaram baigi izkontrolēt un izdzīvot stāstu par to, kā cilvēks ir bijis, kur viņš ir bijis, kur viņš ir dzīvis un vēl kaut kā. Man ļoti patīk viens ebrejs stāsts, kurš sācies ir Baltkrievijā, gājis caur Ukrainu un atnācis līdz šejienē. Un tur, Liepiņas tur neko nevar izdarīt. Es jau tas vienkārši interesanti, ka es atklāju live hackā, man liekas, ka tas mošs Maskavs, bet nē, gan jau nebūs Maskava. Jā, mazo čītu, jā. Jā, tas mazs čīts, jā. Un šis arī, starp citu, GeoGuessr, ja kaut kur ir krieviski, tā kā arī nebūs Krievija, bet būs Ukrainā gan izvēmē. Tā var atrast. Es esmu uzbūstājis savu GeoGuessr skoru bišķiņu. Jā. Tur baigi ir, jāpēt ir, kas ir bijis tajā laikā, un mēs nevaram izslēgt to, nekad nevarēsim izslēgt padomu laiku mantojumu. Viņš ir bijis, viņš jāpieņem kā tāds, mana uztvere, tava uztvere, tas ir ļoti svarīgi. Jā. Vai, bija no otras puses, šī valsts izpildīja tik daudz cilvēkam nāvas, šajā gadā esās Krievija tāds. Jā. Tev bija, kāds jau neskatās, un īsti atbild Krievija, un tad tās, no sākt laika, jau tādi svolači vai kaut ko tādu. Jā, tā ir. Beidzot kāds pasaka. Taisnība viņa bija svolači. Viņa nošaut, un nabagi cilvēks nebija pelnījuši. Es domāju, ka mēs parakātos kaut kādā Āfrikas valstī vai Āzijas valstī. Es domāju, ka tur būtu vairāk nāves sodu kā tādu. Jā. Jā. Es domāju, mēs visi aprunājam. Jā, es domāju, esam kā izdomāju. Jā, vai tev ir kāds novēlējums varbūt mūsu klausītājiem? Varbūt arī nav, ja nav, tas arī ir pilnīgi ok. Es nezinu. Daudz mīļies ar velospēdu, nebaidīties no laikapstākļiem. Jā. Nav tik augsts, kā izskatās pa logu. Brauciet ar velospēdu. Jā. Super, jā. Paldies, ka atnāc. Paldies.